Jā, labdien, kolēģi, visi, kuriem vēl neesmu paspējis sasveicināties. Tā jau sasveicinājāmies. Mums šodien ir intensīva dienas kārtība, jāuzklausa tātad mūsu gan akadēmiķu godu amatu kandidāti, vai ne, tātad gan arī tātad korespondētāju locekļi. Pēc arī ļoti lūdzu kolēģis būt atbildīgiem, klausīties ziņojumus uzmanīgi, jo, kā jūs redzējat, īpaši uz korespondētāju locekļiem ir liels konkurss, tātad 5 pretendenti uz vienu vietu. Protams, ka šis mūsu nodaļas balsojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tā ir tāda zināma ceļu karte, kas iedod virzību tātad šim cilvēkam, pēc kura vadās arī bieži vien tālākie balsojumi, jo tā, kā zināt, ir vairāk pakāpju balsojums, bet izšķirošā balss tad ir pilns pulcei. Tā kā esiet atbildīgi, ja, tad uzklausiet uzmanīgi, jo mēs zināmā mērā šo cilvēku, ļoti cienījamo cilvēku, katrs ir cienījams cilvēks, neapšaubām, bet visi, diemžēl, mēs šajā reizē nevaram pabalstīt. Varbūt akadēmiķiem tā situācija ir labāka vai ne tā kā, bet tomēr akadēmiķi amatu pretendentiem ir labāka situācija, bet tomēr arī tātad ar lielu atbildību klausamies. Un tā kā mums ir arī diezgan daudz arī aktuāli jautājumu, daļas izrunāsim arī šodien, daži varbūt nāksies pārbīdīt uz rītdienu, rītdienas ārkārtas sēdi. Daudz nekavēšos, tad došu vārdu tad pirmajai runātājai. Laiks tātad, cenšties lūdzu ievērot 15 minūtes. Būšu pateicīgs, ievērosiet 15 minūtes, lai pēc tam paliek laiks arī nedaudz jautājumiem, kādēļ lielai diskusijai, precizējumiem. Kā pirmo, tad man ir gods aicināt Latvijas Republikas augstākās tiesas civiltiesību departamenta senatori, Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes profesors un arī mūsu akadēmijas korespondētāja loceklis Sanita Ospola ar ziņojumu par pirmās sievietes tieslietu sistēmā 20. gadsimta starpkara posmā. Tātad Sanita Ospola jau ir uzstājusies Zinātņu akadēmijas senātā, un tur jāsaka, viņas tēma bija plašāka, tā kā tas tik parāda arī viņas plašo zināšanu loku un iespēju tad arī manipulēt ar tēmām. Tā kā lūdzu, Ospols kundze, jums vārds. Jā, paldies. Gribēju precizēt, ka Satversmes tiesā es biju līdz 22. gadam, jo tur ir ierobežots termiņš uz 10 gadiem. Un tagad es esmu augstākajā tiesā no 24. Pirms 3 gadiem es jums prezentēju tēmu par latviešu valodu kā valsts valodu. Un ar jūsu atbalstu es kļuvu par korespondētāju locekli. Šodien es gribu jums prezentēt tēmu par Latvijas sievietēm starpkaru laikā, par sievietēm, kuras izcīnīja vietu tiesu sistēmas amatos. Līdz sieviešu tiesību tēmai es nonācu gandrīz vai nejauši, tāpēc, ka es esmu tiesību vēsturniece, sāku savu zinātnisko karjeru tikai kā tiesību vēsturniece, un vienā brīdī, veidojoties veiksmīgai karjerai, man vienkārši lūdza pētīt to, kā sievietes Latvijā ir nonākušas darba tirgū, kā viņas ir iemācījušās ieņemt augstākus amatus. Un šeit ir pēdējā gadu pētījums, kur es esmu arī sagatavojusi publikāciju Zinātņu akadēmijas vēstījumu par šo pašu tēmu, par sievietēm justīcijā. Tā viņš man tagad negrib iet uz priekšu. Tas ir milzīgs izrāviens, jo vēl 19. gadsimta sākumā un līdz pat tam brīdim, kad Latvijas Republika tiek dibināta kā neatkarīga valsts, sieviete nav pilntiesīga. Sieviete visu savu mūžu pēc likumiem, kas bija spēkā Krievijas impērijā, atradās vīrieša varā līdz laulībai tēva varā, pēc laulības nonāk vīra varā, un sievietes dzīve ir mājas dzīve, viņa nevar rīkoties ar savu īpašumu, viņa nevar stāties algotā darbā bez vīra piekrišanas, un ļoti ierobežotas ir sievietes tiesības iegūt izglītību. 19. gadsimta beigās parādās ģimnāzijas,
sievietes, kur var mācīties, bet ar augstskolām ir savādāk, tāpēc, ka Krievijas impērijā augstskolās studēt sievietes bija ierobežots, bija izveidots speciālas sieviešu augstākie kursi, kur pamatā sievietes apguva medicīnu un pedagoģiju, jo tie ir lauciņi, kur sievietes atļāvās ielaist. Savukārt, ja sievietes studēja jurisprudenci, tad varēja gadīties, ka pie valsts eksāmena viņas nepielaiž. Savukārt, pēc Krievijas impērijas tiesu reformas likumiem, kas stājās spēkā Baltijā 1889. gadā, darbam tiesu sistēmā bija nepieciešama augstākā izglītība un profesionālā pieredze. Tātad sievietes jau nekotējās, jo bija problēmas iegūst šo augstāko izglītību. Turklāt likumā bija skaidri noteikts, kādam ir jābūt tiesneša kandidātam. Un nevienā brīdī nebija noteikts, ka tiesnesim ir jābūt vīrietim. Kāpēc? Tāpēc, ka likumdevējiem tas bija pašsaprotami. Un ja mēs lasām visas normas, tad tur bija norma, ka tad, kad kandidāts iesniedz visus dokumentus, lai kļūtu par tiesnesi, tiek vērtēts ne tikai viņa īpašums, bet arī sievas labā slava un īpašums. Nu, tā tad ir skaidrs, ja vērtē sievu, tad kandidāts ir vīrieti. Situācija krasi mainās ar Latvijas Republikas dibināšanu, jo Latvijas Republika momentāli nosaka politisko tiesību vienlīdzību vīriešiem un sievietēm. Tas ir ierakstīts jau 1918. gadā Tautas padomes politiskajā platformā dzimuma līdztiesība vēlot. Un ar Latvijas universitātes dibināšanu 1919. gadā sievietēm atverās ceļš uz augstāko izglītību. Es esmu pētījis... Neiet laidi kaut kā uz priekšu. Man iet, jā, jums iet. Varbūt uzklikšķiniet uz pilno ekrānu, varbūt pamēģiniet. Es esmu uzlikusi uz pilno. Jā. Es esmu uzlikusi uz pilno ekrānu, jūs neredzat. Es redzu. Neredzam, jā. Es mēģināšu vēlreiz. Labi. Es domāju, ja jūs variet iztikt, tad iztiksim, bet būtu labi, ja varētu. Jā, es redzu, ka slaidi ir izteiksmīgi. Jā, viņš man tagad negrib arī neko mainīt. Tas ir tas, ka ar slaidiem vienmēr es tūliņ noņemšu, un tad es tagad mēģināšu vēlreiz. Ar slaidiem vienmēr kavē laiku. Un es viņus varbūt tā, tagad mēs bijām. Tā, tagad viņi vispār negrib nekur iet. Tad es neiešu uz pilno ekrānu, es palikšu šeit. Ar Latvijas universitātes dibināšanu, jau Latvijas universitāti dibinot dibināšanas dokumentos, ko es arī esmu pētījis, Latvijas universitātes dibināšanas juridiskos aspektus, momentāli tiek ielikt dzimuma līdztiesība. Taču studentu vidū vienādā skaitā neparādās vīrieši un sievietes vieniem iemeslu dēļ. Lai iestātos universitātē, ir nepieciešama ģimnāzija, savukārt ģimnāzijas absolventu sieviešu ir ievērojami mazāk nekā vīriešu. Ģimnāzija, tāpat kā universitāte, ir maksas izglītība, un ģimenes nav gatavas ieguldīt meitu izglītībā. Un pat tādā izcilā ģimenē kā Grosberga, kad mēs lasām šo grāmatu, mēs redzam, ka ir tā divējādā attieksme pret dēliem un pret meitām. Dēliem ir izglītība, attīstība, vispārējais uz āru. Sievietei ir cita loma šajā sabiedrībā. Bet līdz ar Latvijas universitātes dibināšanu parādās šī iespēja sievietēm attiecīgi iegūt augstāko izglītību, un sekas ir praktiski momentālas. Latvija var lepoties ar to, ka no visām 3 Baltijas republikām, Baltijas valstīm, mums ir vienīgā sieviete tiesnese starpkara posmā. Tā pašā laikā mums ir sievietes advokātes, viņu ir ievērojams pulks vairāk, viņas ir 57, un te jūs redzat, ka te ir 42 latvietes, 12 ebrejietes, 2 krievietes un 1 vāciete, taču viņas visas nestrādā visu laiku. Zīmīgi ir tas, ka advokātes praktizē lielākā daļa, kamēr nav precētas, bet precēta sieviete nevar strādāt. Reti, kur starpkaru posmā ir šis gadījums, kad sieviete ir ieguvusi amatu, un arī pēc laulībām viņa šo amatu turpina. Un tad mums vēl ir notāres. Notāres ir 7 starp prokuroriem un tiesu izpildītājiem. Tajā laikā sieviešu nav.
Lūk, ir tā sieviete, ar kuru mēs varam lepoties, un tā ir Rozālija Purgale. Starp citu, šobrīd es zinu, ka studentēs tikko devu rekomendāciju uz Purgaļu stipendiju. Tas varētu būt tās pašas ģimenes stipendija, no kurā ieprecējās Rozālija Bandere. Viņa ir pirmā sieviete tiesnese. Viņa studē gandrīz 10 gadus juridiskajā tiesību zinātnes. Kāpēc tik ilgi? Kāpēc visi tajā laikā studenti studē tik ilgi? Tāpēc, ka studijas ir pa maksu un šie cilvēki paralēli strādā. Paralēli studijām juridiskajā fakultātē Bandere ir ieguvusi skolotājas tiesības un pa vasarām strādā kā skolotāja, lai nopelnītu naudiņu, par kuru samaksāt par studijām. Viņa nav pilna laika tiesnese, viņa neiegūst amata vietu. Šajā brīdī Daugavpils, tātad apgabala tiesā, viņa tiek atzīta un iegūst tiesāšanas tiesības. Viņa strādā tajā laikā, kamēr vīrieši savus amatu pienākumus nepilda tiesneši. Proti, viņa ir tiesnese, kamēr tiesneši vīrieši ir atvaļinājumā vai ir slimi. Ne visi tiesneši vēlējušies ir redzēt savā vietā jaunu sievieti, jo viņai ir 2 netikumi, kad viņa tiesā. Viņa ir tikai 30 gadus veca jauna sieviete, 29, 30 gadi viņai ir šai brīdī, kad viņa iegūst tiesāšanas tiesības. Ir tie, kuri ļoti labprāt un labvēlīgi viņa ņem pretīm, ir tie, kuriem ir attiecīgi iebildumi un kuri ar skepsi skatās uz savu aizvietošanu, ko dara sieviete. Ja mēs runājam par advokātiem, tad es gribu minēt virkni advokātes. Pirmā sieviete advokāte ir Otīlija Ķempele. Viņa ir izcila ar to, ka viņa izcīna savu juridisko izglītību vēl Krievijas impērijas laikā. Šādu sieviešu Latvijā, kas ir ieguvušas juridisko izglītību Krievijas impērijas laikā, ir tikpat kā nemaz. Manos pētījumos viņa parādās kā vienīgā no tām, kas pēc tam Latvijas Republikā ir amatos. Krievijas impērijā sievietēm bija aizliegts būt par advokātēm, bet tad, kad ir pagaidu valdība 17. gadā pēc februāra revolūcijas, tad sievietes var būt privāti advokātes. Nevis pilntiesīgas advokāts, bet privāti advokāts, un viņa sāk darboties kā advokāti, tikko sievietēm šī iespēja paverās. Tā pašā laikā sievietēm ir cits lauciņš, kurā strādā. Vīriešu advokāti ir gan krimināla tiesībās, gan civiltiesībās, gan komerctiesībās. Praktiski visas sievietes advokātas ir šaurā specializācijā sieviešu lietās. Tā ir laulības šķiršana un tā ir uzturlīdzekļu piedzīšana. Gribu atzīmēt Olgu Dzelzīti, kas ir šī laika spilgtākā advokāte. Viņa ir specializējusies parādu piedziņā un darba strīdos. Kāpēc es viņu gribu minēt? Tāpēc, ka viņa piederēja pie tā laika sabiedrības skrējuma. Par viņu rakstīja tur, kur dzeltenā prese rakstīja. Te jūs redzat fotogrāfiju, kur Olga Dzelzīte ir kopā ar Raini. Olga Dzelzīte bija arī preses balvas skaistuma karaliene. Tātad juristi, advokāti tajā laikā ieslējās, ietiecās tā laika sabiedrības elitē, sabiedrības skrējumā. Vēl viena advokāta, ko es gribu minēt, ir Gitele Hilmans. Kāpēc es viņu gribu minēt? Viena iemesla dēļ. Viņa parāda to pašu, kas lielā mērā rezultējās visām pārējām sievietēm, kuras veido savu karjeru starpkaru laika Latvijā. Viņas ar milzīgām pūlēm izcīna vispirms izglītību, pēc tam, lai kļūtu par advokātu, ir jābūt advokātu palīgam, tātad ir jābūt kādam vīrietim, kurš sievieti pieņem par advokātu palīgu, pēc tam ir jāaiziet visi eksāmeni un jāieņem šī vieta. Šīs sievietes 30. gadu vidū to izcīna un 40. gadā viss beidzās. Tāpēc, ka Krievijas, tātad Padomju Savienības okupācijas rezultātā visi tie, kas bija Latvijā amatos, šos amatus zaudē. Lielākā daļa iepriekš minēto sieviešu vienkārši emigrē uz ārvalstīm Otrā pasaules kara beigās. Viņas pārdzīvo baigo gadu, viņas redz, kas notiek, viņas emigrē uz ārvalstīm un aktīvi darbojās trimdā. Gitele Hilmans, kas ir ebrejiete pēc izcelsmes, lai cik tas nebūtu dīvaini, necieta no nacistiem, bet viņas ģimeni represēja padomju režīms.
Viņas vīrs bija advokāts, viņas dēls bija advokāts, viņa bija advokāte, viņi tika izciltīti. Un viņi cieta no padomju režīma, un pēc tam, kad viņi varēja atgriezties padomju Latvijā, turpināt karjeru profesijā, viņi vairs nevarēja. Tātad ar milzīgām pūlēm tiek izcīnīta iespēja pildīt savu sapņu darbu, un tad nāk Otrais pasaules karš, un šī iespēja sievietēm tiek atņemta. No notāru vidus es gribu jums atzīmēt Olgu Jurkovsku, kas ir viņas lielākais sasniegums. Tātad viņa izcīna, tāpat kā iepriekšējās sievietes, izglītību, viņa izcīna iespēju kļūt par notāri. Viņu, starp citu, paņem notariātā par palīgu tas pats Purgalis, kurš bija vīra tēvs Rozālijai Purgalei, kurš atbalstīja sieviešu karjeras centienus starpkaru Latvijā. Un viņa tika iekļauta komisijā, kas izstrādāja notāru likumu 30. gados. Un tas, kas ir visinteresantākais, šis likums Latvijas Republikā ir spēkā vēl joprojām. Tā tad bija komisija, ko izveido pie Tieslietu ministrijas, bet realitātē to likumu rakstīja divi notāri, Vilis Lūkins un Olga Jurkovska, un viņa ne tikai izcīna iespēju būt notārei, viņa ne tikai ir aktīva notāru biedrībā, bet viņas sasniegumus atzīst tos, tā skaitā autoritārajā Latvijā, Hermanis Apsītis, viņu ieliek šajā komisijā, kura uzraksta notāru likumu. Par Olgu Jurkovsku es šovasar rakstīju enciklopēdijas Šķirkli, un manos iepriekšējos pētījumos bija tas, ka viņa ir pazudusi 1944. gadā, jo viņu kā bezvēsts pazudušu personu meklēja, un pēc tam, pēc kara par viņu nav nekādu ziņu. Tā pašā laikā, šogad vasarā strādājot pie tēmas, es atradu, vai pareizāk sakot, man pateica Šķerbīnska kungs, Valters Šķerbīnskis, kā ir ģimenes kapi Meža kapos, kur ir norādīts, ka viņas miršanas gads ir 59. Tad kas ar šo sievieti ir noticis tajos 15 gados, par kuriem nav nekādu arhīva datu? Paldies par uzmanību. Pavisam īsi cenšoties taupīt jūsu laiku, stāstīt ir daudz ko par atsevišķiem dzīves stāstiem, par to, kā sievietēm veicās un kas bija tie vīrieši, kas viņas atbalstīja, jo reāli neviena no viņām nebūtu sasniegusi iespēju strādāt justīcijā, ja nebūtu bijuši tie kungi, kuri viņām šīs durvis atvēra. Paldies! Paldies par ļoti interesantu ziņojumu, tiešām interesanti, ļoti vērtīgi, un arī paldies par perfekto iekļaušanos laikā. Tagad mums ir nedaudz varbūt laika jautājumiem. Sanita Sospaus kundzei, varbūt kāds no kolēģiem. Jautājums tā kā neredz, tas gan dīvaini, jo mums ir daudz arī sieviešu nodaļā, kuras ir izcīnījušas vietu, vai ne, varbūt citos apstākļos, bet tomēr augsts amatus ieņēmuši un arī zinātnē daudz sasnieguši. Tā kā jā, varbūt šobrīd uzskaram savādāk. Pēdējais slaids man radīja tādu arī pārdomas, vai ne, par mūsu sieviešu, tomēr Baltijas valstu, īpaši Latvijas, Igaunijas sieviešu tādu emancipāciju uzreiz pēc neatkarības, arī tur bija studenšu korporācija, kā es redzēju, vai ne, tā tad arī tikai mums un Igauniem ir arī šī studenšu korporācija, tad arī šī ziņā students, kurš lauzās lielajā dzīvē arī centās būt līdztiesīgs ar vīriešiem, un tas nav vācu zemēs, vai ne? Tā kā domāju, tas arī ievērības cienīgs fakts, ko vajadzētu, var novērtēt. Jā, ja jautājumu tiešām nav, tas tiešām ir dīvaini. Es redzu, ka ir divas paceltas rokas. Es neredzu kaut kā augšā, kur Koķis kundze un Petersons kundze. Tad Koķis kundze, lūdzu. Paldies! Liels paldies, profesor Ospa, par tiešām interesanto ziņojumu, kas raisa pārdomas. Es vēlreiz atvainojos, ka esmu bez kameras, jo baidos par savu internetu pieslēgumu, bet dzirdēt noteikti man dzird labi. Zināt, man ir tāds, nevar nosaukt viņu par ļoti zinātnisku jautājumu, bet man pašai tas vienmēr ir radījis tāds liels pārdomas. Protams, ka sieviešu vieta, loma, nozīme vienmēr ir bijusi tāda kā netik redzama, kā tas ir bijis vīriešiem. Bet manas pārdomas raisa Amerikas Savienotās valstis, kur ir tā demokrātijas citadele.
un kur patiesību sakot, sieviešu tiesības vēl pat līdz 80. gadiem, un vēl arī šodien daudzās jomās, nu, zinām, piemēram, abortu jautājumu un citus, kas ir ārkārtīgi, nu, liekas, tāda atpalicība. Vai jums ir kāds, vai Man vispār ir var jums iemeslu atbilde. atrast? Jā? Es jums varu paskaidrot, uz Latvijas Republikas dibināšanas laiku milzīga ietekme bija sociāldemokrātiem. Un sociāldemokrāti iestājās par dzimumu līdztiesību, par sieviešu tiesībām. Un mēs varam būt lepni, ka arī 18. gada 18. novembra fotogrāfijā ir Klāra Kalniņa. Mums jau pie valsts dibināšanas ir sieviete bijusi. Un, protams, ka mums ir jālepojas arī ar saviem kungiem, kuri vienmēr ir bijuši vairākumā, bet kuri ir ļāvuši un iekļāvuši sievietes. Un, ja par demokrātijas citadelēm, tad cita demokrātijas citadele ir Šveice. Bet Šveices sievietes savu pilntiesību iegūst līdz galam tikai 1991. gadā ar augstākās tiesas spriedumu. Tāpēc, ka kantoni lēma par to individuāli un kungiem pilntiesīgajiem bija jābalso, un visi kantoni no 70. gadiem tas process sākās, un visi kantoni nobalso, ka sievietes būs pilntiesīgas, un 2 kantoni nenobalso. Un tad viena kundze vērsās augstākajā tiesā, un tad ar tiesas spriedumu Šveicē sievietes iegūta pilntiesību. Tā ka jā, mēs varam lepoties pret vecajām Eiropas demokrātijām. Mēs esam gājuši nevis vienu soli pa priekšu, mēs esam gājuši vairākus soļus pa priekšu, jo Latvijas sievietes iegūst to pilntiesību 20. 30. gados, ko vecajā Eiropā un arī Amerikā sievietes iegūst tikai 70. gados. Nu, tātad 50 gadu gandrīz vai atrāviens. Tieši tā, liels paldies. Jā, un tas arī ir tas, kas varbūt mums jānes pasaulē, ja mēs varam ar to lepoties. Tas ir skaidrs, ka mēs varam. Liels jums paldies un vēl vislielāko veiksmi. Paldies! Es kaut kā dīvaini neredzu attēlu augšējās joslas pašu augšu. Es redzu šī izkārtojumā jūsu rodus un līdz ar to neredzu paceltās rokas. Kas tad bija nākošais? Petersons kundze, jā. Jā, paldies, labdien visiem. Nu, vispirms tiešām, Sanita, jums liels paldies par jūsu tādu ļoti vērtīgo darbu un man pašai ir nācies ļoti daudz atbildēt uz jautājumiem par līdzīgām tēmām, un es gribēju jums jautāt, tam pētījumam ir tāda gan izzinoša, gan vēsturiska, gan arī, es domāju, mums visām sievietēm ļoti vērtīga nozīme, kas jūs pamudināja pievērsties šai tēmai. Un otrs, vai jums jūsu profesionālajā gājumā, kur jūs esat tik daudz izdarījis, paveikusi un ieņemat augstus amats, vai jūs esat saskārusies ar to, ka jūs vērtē pēc dzimuma, nevis pēc profesionālas piemērotības? Kā jau es teicu, mani šajā tēmā iecēla lūgums sākt pētīt. Man pienāk studentes un jautā, ka varētu uzstāties meiteņu korporācijā un pastāstīt par šādām tēmām. Patiesībā mani ieveda pie rokas. Un tad, kad es sāku pētīt, mani aizrāva starp to sieviešu dzīves stāsti, kuri ir tajā starpkaru Latvijā bijuši un kā viņām ir gājis. Vai es esmu jutusi attieksmi pēc dzimuma? Nē. Jo man ir ļoti paveicies, man bija tie vīrieši, kas vēra durvis līdzās. Un es arī biju viena starp pirmajām sievietēm, piemēram, juridiskā fakultātē. 2001. gadā es kļuvu par katedras vadītāju. Bija 5 katedras, 4 kungi un es viena dāma. Bet nevienā brīdī es nejūtu, un pie kam es biju arī jaunākā no visiem, nevienā brīdī es nejūtu kaut kādu savādāku attieksmi, un tāpēc es varu pateikt paldies tiem Latvijas vīriešiem, kuri cieņpilni un vienlīdzīgi izturās pret sievietēm. Ja Zemīša kungs neredz, Markus kundzei ir pacelt roka. Jā, Gunti, es arī pacēlu roku. Jā, es tiešām neredzu. Atvainot tāds, jā. Viss kārtībā, jā. Nu, protams, ka liels paldies, jo Sanitas Osipovas uzstāšanās jau vienmēr ir kā paraugs. Es ļoti priecājos par to, ka jūs esat pievērsusies savulaik arī valsts valodai šiem jautājumiem, jo citādi jūsu pārziņā esošie īsti nav manā nozarē. Bet es arī pati balsošu, noteikti atbalstīšu jūs, bet man ienāca prātā viena cita piebilde. Jūs pieminējāt Amerikas Savienotās valstis, un tad, kad man bija izdevība lasīt par
par augstākās izglītības vēsturi Amerikas Savienotajās valstīs, par universitāšu vēsturi. Jūs varat iedomāties, kāds bija pirmās sievietes uzvārds, kas iekļuva universitātē? Es domāju, droši vien pārpratuma pēc. Latvijas? Nē, ASV. Jā. ASV. Uzvārds Boji. bija latviešu? Nē, boji. Tātad zēns. Boji. Wow. Es nezinu, kā Kļūdas viņi pēc uzņēma. Es droši varu vien. pateikt, ka Krievijas impērijā sievietēm bija praktiski liekts studēt dabas zinātnes, justīciju, tās vīrišķās jomas. Un tas bija iemesls, kāpēc, piemēram, Marija Kirī brauc uz Parīzi studēt. Tajā laikā varēja doties uz Šveici, uz Franciju, un tur sievietes drīzāk iekļuva augstākajā izglītībā nekā Krievijas impērijā. Tā ka tas ir neticams stāsts, ko izgāja līdz Latvijas universitātes dibināšanai tās sievietes, kuras alka pēc izglītības. Un tas, ka viņas bija spējīgas to nest, to pierāda tas, ka gan drīz pēc tam, kad viņas ir baudījušas izglītību, viņas sasniedz gan zinātnē augstus rezultātus, gan karjeras ir veiksmīgas. Tikai tā dubultā attieksme, precēta sieviete un brīva sieviete. Un, ja to izdara precēta sieviete, tas ir vēl sarežģītāk, tāpēc, ka sabiedrības stereotipi ir. Un tāpēc to pirmo mūsu tiesnesi es gribu izcelt, ka viņai bija atbalstoša ģimene, viņai bija atbalstošs vīra tēvs, viņai bija atbalstošs vīrs, un viņi veidoja karjeras paralēli, gan vīrs, gan sieva. Pēc emigrācijas uz Ameriku viņi strādāja pilnīgi citā jomā. Viņi strādāja kaut kādā motoru rūpnīcā, es tagad no galvas nepateikšu, apguva jaunu profesiju, iekļāvās darba tirgū un bija aktīva latviešu trimdas sabiedrībā. Tā ka, jā, šīs sievietes ir zīmīgas un mēs varam ar viņām lepoties. Paldies! Kāds redz vēl kādu pacelt roku? Tanīt, ir vēl kādu pacelt roku? Nē, neredz. Labi, paldies! Ko es varētu piebilst, Sārni? Paldies katrā ziņā par komplimentiem latviešu šīs dienas vīriešiem, kuri tomēr toleranti izturās pret sievietēm ar izpratni, bet es domāju, ka būsim vienoti šī jautājumā, ka tas ir lielā mērā arī pateicoties tai vīriešu paudzei, kas šo ceļu nobruņēja vai ne tajā laikā, kad veidojās mūsu valsts un mūsu valsts demokrātiskās tradīcijas pēc Latvijas valsts izveidošanas. Es katrā ziņā būšu priecīgs, ja Sanita Osipova tiešām pelnītu kļūst par akadēmijas pilntiesīgu, tātad īsteno locekli. Domāju, ka tur liela šaubu nevajadzētu būt, bet, protams, ir jānobalso. Un arī būtu ļoti priecīgs un gandarīts, ja Sanita Osipova tiešām arī kļūst par mūsu senāta locekli, ja tā tiks lemts, vai ne. Tā kā vēlam viņai veiksmi, un esmu arī pateicīgs, ka viņa arī regulāri apgādā Zinātņu akadēmijas vēstis ar rakstiem, un arī šobrīd viņi tur jautāja, kāda ir pēdējā raksta virzība. Tā kā viss būs kārtībā, Sanita, un paldies jums par tiešām saistošo ziņojumu. Man ir jādod vārds tad nākošai runātājai. Es saprotu, ka Raivis Bučevskis tad ir laipni piekritis, kad tiek samainīti vietām, tātad šie ziņojumi. Tad kā nākošo man ir gods aicināt, ceru, ka visi amati būs pareizi, Latvijas Universitātes asociēto profesoru, Latvijas folkloras un mākslas nodaļas administrēšanas un sabiedrisko interešu politikas departamenta direktoru, akciju sabiedrības augstsprieguma tīklas padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova ar ziņojumu par sevi un savu zinātnisko darbību. Ja? Tad lūdzu, Bogdanovs kundze, bet, kā es saprotu, daži ir ļoti steidzīgi cilvēki, kuri baidās, kad varētu neskaidīt ziņojumu beigas. Tad saprotu, ka Ina Steinbukas kundze jau vēlējās izteikt kaut kādus ceļu vārdus Bogdanovs kundzei. Ja? Tātad lūdzu, Steinbukas kundze, jums iespēja. Jā, liels paldies, Zemīša kungs, par iespēju. Pirms es pateikšu vārdus par Olgu, es arī gribu novēlēt Sanitai Osipovas kundzei veiksmi un pelnītu ievēlēšanu par pilntiesīgu akadēmijas locekli. Es, protams, ar abām rokām to atbalstu. Par Olgu Bogdanovu man ir liela pieredze, jau vairāku gadu pieredze strādājot kopā ar Olgu pie zinātniskiem projektiem un pie publikācijām.
Un jāsaka, ja Latvijā ir labi eksperti, analītiķi par enerģētikas jomu, tad tā ir Olga. Jo tiešām strādājot pie šīs tēmas, mana pieredze rāda, ka labāk par viņu nav. Un tas izpaužās ne tikai labas starptautiskās publikācijās, jo mēs nesen arī nopublicējam grāmatu angļu valodā, kas ir Scopusā recenzēta grāmata, kur Olga bija gan redaktore, gan arī rakstu autore. Un viņa izdevās arī piesaistīt ļoti labus partnerus, tā kā tā grāmata ir ļoti laba, starp citu, tad, kad akadēmija rīkoja starptautisko konferenci, tā bija vienīga grāmata, kuru mēs faktiski uzdevinājām akadēmijai, un akadēmija varētu uzdevināt dalībniekiem. Lūk, bet zinātniskas publikācijas nav visu, ko Olga dara, jo viņa piedalās arī pētījumos, kam ir praktiskā pieredze. Un pēdējais, ko mēs darām kopā, tas ir Nacionāla enerģētikas plāna sociāla-ekonomiskais izvērtējums. Protams, pie tā izvērtējuma strādā 3 darba grupas, un Olga vada vienu no tām darba grupām. Un viņa izdevās izanalizēt ne tikai Eiropas dalību valstu, bet arī citu valstu pieredzi, taisot to pakāpenisko pārēju uz klimata neutralitāti, un galvenais, kā aprēķināt apmēram, cik tas varētu maksāt Latvijai. Mēs principā pielietojam 2 paralēlas pieejas, lai to izvērtētu, un tad to, ko izdarīja Olga, praktiski sakrit ar to, ko izdarīja cita darba grupa, vadoties no pavisam citas metodikas. Tā kā tas ir pluss, un es ceru, ka arī valdība atzinīgi novērtēs mūsu to darbu. Es negribu uzskaitīt citus nopelnus, tikai vēl pateikšu, ka Olga ir ļoti laba pasniedzēja, un studenti atzinīgi vērtē viņas gan lekcijas, gan arī zinātnisko darbu vadīšanu. Es neaizskavēšu jūsu uzmanību, es Olgu atbalstu, un saprotot, ka ir liela konkurence, es tomēr ceru, ka viņa tiks atbalstīta. Paldies! Un es, diemžēl, spiestu atslēgties, jo man ir jāskrien tālāk. Paldies par labiem ceļvārdiem. Jā, Olga Dānovs kundze man jāatvainojas, es steigātu lasot, tur sapinos burtos, tātad Latvijas Republikas Finansu ministrijas nodokļu un administrēšana. Pareizi es tur kaut ko nesaprotam laikam pateicu, vai ne? Es saprotu, ka Koķis kundze laikam varēs, ja tā kā sagaidīt, vai ne, tā kā viņai problēmas varbūt ar sakariem, jā, pēc ziņojuma, jā, izteiksieties. Jā, paldies. Jā, labi, nu tad lūdzu, tad vārds jums, Olga Dānovs kundze. Labdien, vai mani var dzirdēt? Dzirdam, bet neredzam pagaidām, redz Koķis kundzi. Es mēģinu augšu ladēt prezentāciju, un man rāda, ka viņu dators mēģina paņemt. Es ceru, ka viņa parādīsies, bet kamēr ladēs prezentācijas, protams, gribētu pirmām kārtām pateikties par atzinīgiem vārdiem, un pēc tik iedvesmojušas prezentācijas par sievietēm zinātnē ir pacelta ļoti augsta latiņa arī kvalitīvi izstāstīt par saviem profesionāliem dzīves gājumiem. Bet man laikam nav prezentācijas uz ekrāna, vai ne? Vēl nav gan. Jā, Vēra, varbūt es varētu tad lūgt jūsu atbalstu, jo es arī nosūtīju prezentāciju ar slaidiem. Jā, Elmāra, lūdzu iedod man tad prezentēšanas tiesību. Tiesības ir. Kaut ko līdz galam neizdarījāt, varētu būt. Jā, es tūlīt uzlikšu sev uz ekrānu, jo man pagaidām. Vēra uzliks, tad jau būs kārtībā. Es esmu atpakaļ uz brītiņu. Vismaz jūs mēs redzam šajā brīdī. Jā, jo kaut kas nebija labi. Un tagad redzam arī prezentāciju. Jā, tā kā
Paldies, Liels. Lūdzu, uz Lūdzu, jā. nākamā. Tātad sākšu es ar savu izglītību. Tātad es esmu iegūsi bakalaura maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē, aizstāvējot diplomu ar izcīlību, un 12. gadā ieguvu arī doktora grādu. Un varbūt tas, kas ir tāds īpašāks, ka par šo doktora grādu man bija piešķirta arī Siemens izcilības stipendija un atzinība, un faktiski tas bija 14. gadā, un tajā gadā tas bija pirmais ekonomikas disciplīnā darbs, kurš bija novērtēts šajā Siemens disciplīnā. Parasti to Siemens apbalvoja un piešķir tātad eksantām zinātnēm, bet bija pēc garām diskusijām, tad arī šis darbs tika atzinīgi novērtēts. Man ir arī izglītība iegūta ārvalstīs, Vācijā, un arī esmu iegūsi papildus izglītību pedagoģiskajā specializācijā. Mani zinātnisko pētījumu virzieni ir ekonomika, uzņēmējdarbība, enerģētika un starptautiskie sakari, un arī vairākus gadus darbojos zinātnes padomes eksperta lomā, tad Latvijas zinātņu padomē. Lūdzu, nākamo. Tātad īpaši ir profesionāls stāstījums manā karjerā. Faktiski man ir 4 dažādi virzieni, kuros es esmu vairākus gadus darbojusies. Pirmais ir valsts pārvalde. Šobrīd es ieņemu jau bišķiņu augstāko amatu nekā bija norādīts pieteikumā. Es esmu Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos. Līdz tam darbojos arī direktoras amatā, un līdz Finanšu ministrijai, kur es šobrīd pavadīju gandrīz 7 gadus, gandrīz 12 gadus es nostrādāju ekonomikas ministrijā, un tur biju atbildīgā tātad direktore, kura vadīja departamentu par enerģētiku, infrastruktūru un tirgus attīstību. Pildīju arī valsts sektora vietnieku pienākumus konkrētajā laika posmā. Akadēmiskajā jomā faktiski pabeidzot maģistra darbu, jau maģistra studijas man tika piedāvāts lasīt lekcijas, pamazām augu arī akadēmiskajā jomā, un šobrīd esmu Latvijas Universitātes asociētā profesore, līdz tam arī vairākus gadus darbojos Rīgas Tehniskajā universitātē docents amatā. Korporatīvajā pasaulē esmu 8 gadus, un esmu augstsprieguma tīkls, kas ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, vienīgais Latvijā padomes priekšsēdētāja vietniece. Un kopš 16. gada šī kapitāla sabiedrība ir būtiski augusi un stiprināja Latvijas enerģētikas neatkarību. Mēs īstenojam vairākus infrastruktūras projektus, mēs pievienojamies biržai, kura rezultātā tad varēja panākt arī zemākas elektroenerģijas cenas Latvijā, un nākamā gada februārī mums ir ļoti vērtīgs, vērienīgs projekts sinhronizācija ar Eiropas tīkliem. Darbojos arī nevalstiskajā sektorā un vādu globālo organizāciju Latvijā, Pasaules enerģijas padome, darbojas 90 pasaules valstīs, un es esmu Latvijas Nacionālās komitejas prezidente. Vienlaikus es darbojos arī dažādās šīs globālās organizācijas izpētes komitejās, tātad mēs veicam kopā ar citu valstu kolēģiem pētījumus, kurā iesaistās gan zinātniskās institūcijas, gan politikas veidotāju pārstāvi, gan uzņēmēji. Un tas ir tāds praktisks veids, kā apvienot gan zinātni, gan praktiķus, gan arī privāto sektoru. Es esmu arī ekonomistu apvienības biedrs. Var lūdzu nākamo slaidu. Kā jau Inna Steinbuka pieminēja, ir bijušas vairākas monogrāfijas, kurās es iesaistījos, un tad par klimata neutralitāti, šeit arī ir dažas bildes. Ir ļoti interesants projekts bijis, jo bija iespēja tiešām iesaistīt kolēģus gan no daudzām valstīm, gan arī mūsu ļoti cienējami un autoritāri eksperti, tādi kā Valdis Dombrovskis, bija arī līdzautors šai monogrāfijai, un man bija tas gods būt kopā ar Innu, tātad šīs monogrāfijas vienai no galvenajiem redaktoriem. Savukārt monogrāfija, kas ir Latvijas tautsēmniecība pandēmijas ēnā un pēc krīzes izrāviena iespējas, kur bija arī iekļauts mans raksts, bija atzīta, ka viens no lielākajiem zinātņu sasniegumiem attiecīgi 21. gadā. Un tur arī bija iesaiste arī no valsts prezidenta puses, un ļoti spēcīgs projekts arī sanāca. Ir bijušas arī citas starptautiskās monogrāfijas, par kurām
ir lepnus un gods tajās piedalīties. Lūdzu, nākamo slaidu. Runājot par projektiem, kopš 20. gada, tas arī ir projekts, ko Steinbuks kundze pieminēja, mēs darbojamies pie klimata neutralitātes sasniegšanas, izaicinājuma izvērtējuma un modelēšanas, un šis projekts palīdzēja ne tikai izvērtēt nacionālo klimata un enerģētikas plānu, bet arī atsevišķas lietas ir izmantotas arī enerģētikas stratēģijas izstrādē, pa kuru šobrīd notiek aktīvas diskusijas, un katru gadu ir bijis ziņojums ar attiecīgo akcentu, kas bija īpaši aktuāli šajā gadā. Mēs vērtējām gan eksporta potenciālu, gan arī citus jautājumus, piesaistot arī ārvalstu ekspertus, un attiecīgi arī ministri atzinīgi novērtēja šos sniegumus. Savukārt projekts Zaļais kurs virzību uz klimata neutralitāti 50. gadā ļāva īpaši izvērtēt tādus virzienus, kā ūdeņrada attīstības Latvijā, mūsu pazemes krātuju izmantošana ne tikai, kā mēs šobrīd viņas izmantojam dabas gāzes glabāšanai, bet arī CO2 glabāšanai un citām lietām, arī elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu eksporta potenciāls ir ārkārtīgi svarīgs mūsu tautsēmniecībai. Enerģētika faktiski ir pamata joma, no kuras ir sākušās attīstības gan Eiropas Savienībā, gan Amerikā. Un ja mēs izveidosim spēcīgu enerģētikas sektoru, tad viennozīmīgi tas būs ļoti liels stimuls un priekšnosacījums, lai mūsu valsts arī attīstītos ekonomiski. Tātad projekts The Future Baseload Energy in Europe and the Transformation Challenges for the Latvian Energy Sector, tātad par bāzes jaudām Eiropā un Latvijā bija īpaši novērtēts, tā skaitā no valsts prezidenta puses, un man bija gods ar garu 40 minūtes garu ziņojumu uzstāties arī Rīgas pilī. Šis pētījums tika translēts arī TVNet mājaslapā pusotru stundu ar daudziem jautājumiem. Un interesants fakts bija tāds, ka neskatoties uz to, ka mūsu politiskām partijām bieži vien patīk pastrīdēties par dažādiem jautājumiem, šis pētījums bija izmantots kā bāze, lai saskatītu kopsavilkumus un arī tādas intereses, kas ir valstī svarīgas un uz kurām būtu jāliek akcents. Un arī ir bijuši citi projekti saistīts ar to pašu Covid un pandēmijas izaicinājumu pārvarēšanu. Šis projekts, kā es jau minēju, tika atzīts par vienu no spēcīgākajiem un labākajiem zinātniskiem sasniegumiem, gan monogrāfija, gan arī pats projekts. Un es vadīju attiecīgi to sadaļu, kas bija veltīta enerģētikai. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad, kā eksperti bieži iesaistos un tieku uzrunāta no valstī pirmām amatpersonām, tad valsts prezidenta domnīcā par enerģētikas stratēģijas izveidi. Esmu iesaistījusies un piedalos. Tas tiešām ir milzīgs izaicinājums valstī vienoties par ilgspējīgu stratēģiju, kas ir labi sabalansēta. Un, protams, gan profesionālā pieredze, gan zinātniskā kapacitāte un pasaules tīklošanās palīdz Latvijai uz šādu stratēģiju virzīties. Līdzīgi arī izmantojot manas finanšu ministrijas atbildības jomas tādas kā ēnu ekonomikas apkarošana, kur mēs redzējām šajā gadā Latvijā pirmo gadu bija izcili rezultāti. Tad esmu iesaistīta arī Latvijas konkurētspējas veicināšanas hakatonā un ar savām domām piedalījos, tad definējot nākamās vadlīnijas. Esmu arī iesaistījusies profesiju standartu izstrādē, gan finanšu vadībā, gan grāmatvežiem, gan arī citās profesijās, kur ekonomistu zināšanas un sistēmiskās sasaistes ar dažādiem jautājumiem ir ārkārtīgi būtiska. Lūdzu, nākamo slaidu. Svarīgi, lai ne tikai valsts pārvalde un zinātnieku pasaule saprot sistēmiskus un sarežģītus jautājumus, bet ārkārtīgi lielu lomu es piešķiru arī komunikācijai ar sabiedrību. Un pēdējos 2 gados
aptuveni 100 dažādas intervijas, gan mēdījos, gan raidījumos, gan dalība diskusijās. Noteikti ir ņēmusi arī manu uzmanību un laiku. Ir liela māksla un izaicinājums sarežģītus jautājumus izskaidrot vienkāršiem vārdiem, jo, ja nav sabiedrības atbalsts, ja viņa nesaprot, tad attiecīgi arī rodas pretestība un faktiski mērķis netiks realizēts. Lūdzu, tālāk, nākamo slaidu. Jā, tātad šeit ir uzskaitīts arī vairāk zinātniskās publikācijas, kuras arī ir tātad iekļautas dažādās datu bāzēs un starptautiskās atzītas publikācijas, protams, arī palīdz iedziļināties jautājumos un arī iegūt tātad atsauksmes no kolēģiem un arī idejas nākamajiem pētījumiem. Lūdzu, nākamo slaidu. Runājot par organizatorisko darbību, noteikti varu lepoties ar žurnāla Enerģija izlaišanu, kas nu jau 2. gadu pēc kārtas priecē audienci. Šajā žurnālā publicē gan zinātniskā sektora pārstāvi savus rakstus, jo, kā zināms, zinātnē ir savs specifisks lasītāju loks, un nevienmēr tik plaša sabiedrība tiek sasniegta. Tad šajā žurnālā ir iespēja, un arī tā tiek izmantota ļoti plaši, ir iespēja pārpublicēt rakstus. Tajā arī publicē rakstus lielās stratēģiskās enerģētikas kapitāla sabiedrības, universitātes un zinātņu akadēmija. Es esmu arī piedalījusies rakstu krājumu recenzēšanā. Jāsaka, ka arī darbojoties Pasaules enerģētikas padomē, es veicu vairākus padziļinātus pētījumus, par kuriem nedaudz izstāstīšu pēc brītiņa. Gribētos arī pieminēt programmu, kuru es esmu dibinājusi pirms 3 gadiem. Tā ir jauno speciālistu kapacitātes stiprināšanas programma Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā. Pēc līdzības, kā tas ir izveidots Pasaules enerģētikas padomē, šeit mēs atlasam 16 ļoti motivētus jauniešus un iesaistam viņus gan zinātniskajā aktivitātē, gan arī citās profesionālajos izaicinājumos. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad jaunieši šīs programmas ietvaros šogad ir veikuši NATO inicēto pētniecības projektu, kas ir atzinīgi novērtēts un plaši atzīts arī pasaulē. Arī tāds zinātnisks pētījums, projekts atjaunīgās enerģijas mērķi un elektrifikācija Latvijā tika veikts šīs programmas ietvaros. Faktiski ne tikai pati veicu zinātnisku aktivitāti, bet cenšos iesaistīt jauniešus, jo motivē to jauniešu, kas ir gatavi pievērsties enerģētikai, ekonomikai un saskatīt kopsakni šajos jautājumos nav tik daudz. Un mūsu mērķis ir vairot viņu daudzumu. Es iesaistos vairākos gados tādā pētniecības projektā, ka Baltijas trilēmas metodikas izstrāde un Latvijas enerģētikas trilēma. Trilēma faktiski ir līdzsvars starp enerģijas pieejamību, jeb zemām cenām, drošumu, jeb lai enerģija mums nepazūstu kaut kādu katastrofu rezultātā, un ilgspēju, kas ir faktiski zaļais kurs. Neviens no šiem mērķiem nevar privilēt zem cita. Ir svarīgi nodrošināt sabalansētu līdzsvaru, kas, diemžēl, nesanāk ļoti labi ne mums šobrīd Latvijā, ne arī daudzās citās valstīs. Mēs izstrādājam metodiku, kas balstās uz pasaules metodiku, kas pielāgojam viņu speciāli Latvijai. Projekts vēl nav noslēdzies, bet šobrīd arī Latvijas universitāte ir atsaukusies uz ministra prezidents aicinājumu un arī strādājot pie Latvijas attīstības stratēģijas, šis projekts tiks turpināts. Tātad vēl gribētu izcelt noslēgumā arī nozīmīgu projektu, kas ir starptautiskā konference, kas ir bijusi pagājušā gada decembrī, kur piedalījās arī Dānijas zinātņu akadēmijas vadītājs, citi daudzi.
profesori no daudzām valstīm. Mums bija 200 klātienes dalībnieki, vairāk nekā 52,000 tiešsaistes skatītāji, kas priekš Baltijas ir milzīgs daudzums. Lūdzu, nākamo slaidu. Un runājot, par pedagoģisko darbību, man ir vairāki priekšmeti bijuši, kurus es lasu gan angļu, gan latviešu valodā. Protams, recenzēju vādu darbus un arī citās universitātēs. Lūdzu, nākamo slaidu. Ir vairākas atzīmības bijušas un arī no ministra prezidentes, no ministrijām, dažādām, no Zinātņu akadēmijas prezidenta. Un arī, kā es jau ieminēju, arī Siemens balva, kas ir pirmā ekonomikā. Lūdzu, nākamo slaidu. Un runājot par Zinātņu akadēmiju. Zinātņu akadēmija šobrīd ir biedrs Pasaules erēs padomes Latvijas Nacionālā komitejā. Paldies Zinātņu akadēmijai par monogrāfiju recenzēšanu un iesaisti publikāciju publicēšanā žurnālā Enerģija. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs varam darīt krietni vairāk un rīkot kopīgas diskusijas un sēdes. Šobrīd tāda praksa mums ir bijusi ar enerģētikas virzienu, bet enerģētikas virziens, kā inženierzinātne bez ekonomikas nevar izdzīvot, kā arī otrādi. Līdz ar to noteikti skatos ar optimismu uz priekšu, uz nākotni, gan uz publikācijām, gan zinātnes vēstnesī, gan arī izmantojot manus šā brīža, tā teikt, resursus gan Pasaules erēs padomē, gan arī citus. Paldies liels par uzmanību. Ziņojumu beidzu. Paldies par ziņojumu. Saprotu, ka tagad kā pirmā rindā bija Tatjana Skoķis kundze. Paldies, tad es nemaz nepaspēju pacelt roku. Liels paldies! Ļoti liels paldies asociētajai profesorai Olgai Bogdanovai par uzstāšanos. Manuprāt, šī uzstāšanās mums ļoti labi, ļoti īsā laikā atļāva iepazīties ar kandidāti un gūt apliecinājumu, kā zinātniskās izstrādes nonāk gan valsts pārvaldes interešu lokā, gan visas sabiedrības interešu lokā, kas, manuprāt, ir viena no vājajām pusēm Latvijā. Un tāpēc tieši šāda darbība ir ārkārtīgi atbalstāma un noteikti attīstāma. Un kopumā man jāsaka, es vienmēr esmu ārkārtīgi atbalstījusi cilvēkus, kuri nāk no akadēmiskās vides, taču neaprobežojas savā darbībā tikai akadēmiskajā vidē, bet iegūstot doktora grādu, ieiet industrijā. Un šai gadījumā Olga Bogdanova, kā mēs redzam, ir ar lielu pieredzi valsts pārvaldē, gan ekonomikas ministrijā, gan finanšu ministrijā. Un, manuprāt, tādu pilīti pa pilītei, bagātinot valsts pārvaldi ar zinātņu doktoriem, mēs noteikti varam cerēt un gūt labāku arī valsts, tā sakot, attīstību un dažādu nopietno jautājumu, tādu vispusīgu analīzi un izmantošanu. Tāpēc noteikti, manuprāt, šī Olgas Bogdanovas kandidatūra ir atbalstāma. Es arī gribu teikt, ka Olgas Bogdanovas pētījuma zinātniskā aktualitāte, respektīvi enerģētikas jomas attīstības jautājumi, šobrīd laikam jau vismaz 2 gadus tas ir aktuālākais no aktuālākajiem, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi, ka tādu mērogu un kalibru pētniece būtu mūsu Zinātņu akadēmijas rindās. Man jāsaka, ka Olga Bogdanova sev es arī tā laikam arī bija reize, kad mēs tuvāk iepazināmies, brīnišķīgi performēja, tā var teikt, šajā 13. Baltijas intelektuālā sadarbības konferencē, kas bija veltīta enerģētikai un kur mēs Olgu Bogdanovu arī redzējām. Un tāpat arī es domāju, tas ir ļoti liels lepnums, kā visu savu noslodzi lielo. Olga Bogdanova ir arī Pasaules enerģētikas padome un Latvijas Nacionālās komitejas prezidente. Tas ir svarīgi. Un tāpat laikā, protams, manuprāt, mums ļoti augsti jānovērtē, ka jūs arī, kā jūs arī uzsvērāt savu uzstāšanās, jūs interesējaties par pēctecību, jūs iesaistat jauniešus, lai viņiem rodas interesi par ekonomiku, par ekonomikas jautājumiem, par analīzi, kas, protams, arī var būt lieliska perspektīva mūsu Latvijas valstī. Tāpēc no manas skatu punkta es arī esmu rekomendējusi Olgu Bogdanovu korespondentā loceklis amatam. No manas skatu punkta, ja tā var teikt,
nelatviski tas ir win-win scenārijs, un es noteikti balsošu par, un es saprotu, ka šogad ir ārkārtīgi ļoti liela konkurence uz ekonomikas jomu, kas no vienas puses priecē, ka mums spoži ekonomikas speciālisti veidojas, bet no otras puses tur ir ļoti liels draudz. Taču es aicinu mūsu nodaļu solidarizēties un balsot par Olgu Bagdānovu. Paldies liels par iespēju izteikties. Paldies! Reskoģis kundze, tagad mums Verai jālūdz. Ver, lūdzu, paskaties, es joprojām augšējā rindu neredzu līdz pusē, pareizāk sakot, redzu. Vai ir Rokas kāda roca? paceltas es neredzu. Un arī čatā neviens neko nav rakstījis, tā kā jautājums pagaidām neredzu. Labi, tad jau droši vien, kad jāvēl ir veiksmi vēlēšanās, pirms nodaļas locekļus jāpārliecina, vai ne, ko jūs izdarījāt, domāju, ar savu ziņojumu. Jāvēl, protams, neaizmirst arī akadēmija arī pēc tam, kad būsiet ievēlēti, vai ne, veltīt rakstus Zinātņu akadēmijas vēstījumu citiem akadēmijas izdevumiem. Paldies jums! Paldies liels! Es arī gribēju varbūt palūgt, ja jūs redzat iespēju un nepieciešamību arī savus zinātniskos darba rezultātus, teiksim tā, iesniegt ministrijām, kur iespējams ministrija kaut ko nelīdz galam redz, noteikti arī savā ministrijas kapacitātē mēs par šādu iespēju priecātos. Piemēram, šogad mums arī bija interesants projekts ar Rīgas Tehnisko universitāti, kur viņi ir iesaistījušies ēnu ekonomikas pētīšanas jautājumos. Faktiski, kā jau tika atzīmēts, valsts pārvalde jau pati nav tik spēcīga, lai pieņem tik ļoti dziļus un līdzsvarotus lēmumus, bet tajā pašā laikā lēmums var būt ilgspējīgs tikai tad, ja viņš ir ļoti kvalitatīvi izvērtēts. Tā kā jebkurā gadījumā es saskatu ļoti labu potenciālu sadarbību un vēl ciešākai sinerģijai. Paldies jums liels par iespēju ziņot. Paldies. Varbūt, ka var jums uzdot to jautājumu, ko parasti uzdod. Mums humanitāriem jau tas ļoti nepatīk, bet pieņem, ka jums tas varētu būt arī zināms plus, vai kāds ir jūsu tas Hirša indeks, jums noteikti viņš ir? Ir. Hirša indeks, godīgi sakot, man nav liels, viņš ir 1. Tajā pašā laikā, teiksim tā, man ir vairākas cepures, un man varbūt nebija tik liels uzsvars tieši uz zinātnisko rakstu plašāku popularizēšanu, savukārt to saturu, kas ir bijis šajos zinātniskajos rakstos, mēs izplatījām ļoti plaši. Piemēram, tas pats žurnāls Enerģija, kurā ir iekļauti šie zinātniskie raksti, vienīgais nedaudz, tā teikt, adaptēti vieglākai valodai, ir izplatīts absolūti visām bibliotēkām, visiem deputātiem, visām ministrijām un universitātēm, skolām pat. Tātad auditorija ir ļoti plaša. Un es zinu, ka arī šo, piemēram, žurnālu plaši izmanto, pat redzēju prezidenta hakatonā atsevišķiem deputātiem, pat žurnāls rokās bija un viņi tur ar pirkstu vilka. Es domāju, ka šis ir ļoti labs virziens man turpināt strādāt uz Hirša indeksu un noteikti viņu censties celt, bet, tad šim man ir jāpievērš uzmanību lielāka nākotnē jāatzīst. Jā, paldies jums, vēlam veiksmi. Paldies. Jā, labi, tad kā nākošo man ir gods aicināt tad īstenā locekļu kandidātu uz korespondētāju locekli Latvijas Universitātes tenūru profesoru, jo te jau arī darba vietas mainās, vai ne, fakultātes, tur tas, kas ir rakstīts, šķiet, ka ir mainījies, vai ne, tad Raivis Pičevskis ar ziņojumu Ērika Zela un Herdera institūts Rīgā. Ērika Zela. Herdera institūts Rīgā. Tad lūdzu, Pičevskis. Jā, paldies, jā. Man jāsaka, ka pilnīgi nesarunājot šajā sēdē, mēs esam ļoti pievērsušies sievietes lomai zinātnē, jo arī šis ziņojums ir veltīts sievietei Ērikai Zēlai, un tūlīt mēģināšu arī īsumā paskaidrot, kāpēc būtu interesanti un svarīgi arī šodien atcerēties arī par šo filozofi un zinātnieci. Jā, dāmas un kungi, Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšā relatīvi nesen
runāju par idejām un pētījumiem, kas aizrāvuši pēdējos gadus un apkopoti ir monogrāfiju triptikā Sabiedrība bez pasaules, viņpus cilvēku un pasauli bez sabiedrības. Tā būs grāmata, kas dienas gaismu ieraudzīs vēl nākamajā gadā. Tad šodien nodaļas sēdē atļaujiet pievērsties tēmai, kura ir šaurāka, un tomēr ir daļa no tiem pētījumiem, kas piešķir plašākam skatījumu uz moderno laikmetu un zinātnes attīstību tajā, vairāk materialitātes un konkrētuma. Tas ir piegādā materiāli daudz abstraktākam iedzieniskam darbam, kurš raksturīgs mēģinājumiem palūkoties uz pēdējo 2 gadsimtu eiropeiskā tipa kultūras un zinātnes procesiem. Šodienas tēma arī ļoti cieši saistīta ar Latviju, un šobrīd, konsultējoties ar kolēģiem tepat Latvijā un ārvalstīs, esam nolēmuši tai veltīt daudz lielāku uzmanību arī starptautisku pētniecisku projektu nolūkos. Par to tad daži vārdi vēl pašā ziņojuma beigās. Ērika Zēle un Hardera institūts Rīgā. Ziņojumam ir 2 daļas, īsas, viena vērsta uz kontekstu, proti uz Hardera institūtu, tā darbību, un otra tieši uz Ēriku Zēlu. Augstākās izglītības vēsturē bijušās Livonijas teritorijā neapšaubām izšķiroša nozīme ir pirmām kārtām Tartu universitātei, taču arī Latvijas universitātei Rīgā. Par to nav jāšaubās. Šīm augstskolām ir bijusi ļoti nozīmīga loma gan zemes vēsturē, gan vēsturiski un politiski tapušo Igaunijas un Latvijas sabiedrību nacionālajās vēsturēs. 1921. gadā dibinātais Hardera institūts Rīgā šajā kontekstā paliek nedaudz ēnā, ne tikai savu pieticīgā darbības perioda dēļ. Vārdu Johans Gotfrīds Herders institūta nosaukumā tā dibinātāji bija iecerējuši kā zīmi saiknē ar periodu, kurā savulaik jaunais Herders uzturējās Rīgā un kuru raksturoja apgaismības refleksīvākās formas un arī apgaismības kritika, kas lika pamatus romantismam. Tomēr atsauce uz Herderu liecina arī par tām intelektuālajām politiskajām cīņām, kas kopš tā laika ir radušās un tikušas sīvi izcīnītas Latvijas un Baltijas kultūra telpā arī 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Apstākļus, ka Hardera institūts Rīgā kā studiju un pētniecības institūcija darbojās kā vācu privātā augstskola un koncentrējās uz vācu baltiešu minoritāti un tās izglītības politikas mērķiem, ir fakts, kam var ļoti viegli izsekot, izmantojot dokumentāciju un mūsdienu vēstures materiālus. Taču šī perspektīva jāpapildina Hardera institūta darbības izvērtējumu un arhīvu materiāliem, un šis skatījums ir jākoriģē. Hardera institūts Rīgā nebija tikai vācu baltiešu izglītības un kultūras vieta, un institūta radītā intelektuālā vide nebija totāli imanenti noslēgta vide. Par spīti delikātajām nacionālajām problēmām, sasāpējušiem finansējuma jautājumiem, šīs institūcijas mērķis bija būt par paraugu un piemēru eiropeiskai izglītībai Latvijā un Baltijā. Tā ir vēlme, kas skaidri izteikta institūta programmatiskajos dokumentos, taču šī vēlme izpaudās arī tālāk izglītības līmenī, studiju procesā un Hardera biedrības organizētajos institūta augstskolu kursos. Pirmā ranga zinātnieku un filozofu vizītes deva iespēju ne tikai vācu baltiešu studentiem un profesoriem iepazīties, piemēram, ar fiziķi Maksu Planku vai satikties ar biologu Jākobu von Ikskilu vai filozofu Maksu Šēleru un daudziem citiem. Kad 1937. gadā Rīgā viesojas Maks Planks, tad Hardera institūta auditorija varēja atskatīties ļoti intensīvi institūta darba posmu 20. un 30. gados. Tēmu klāsts, ko aplūko aicinātie viesi, kuri lasīja lekcijas institūtā vai lekcijas Hardera biedrības tā saukto augstskolu brīvdienu kursu ietvaros, bija iespaidīgs, un runātāji pārstāvēja savas zinātnes un pētniecības jomu eliti. Lai tas būtu skaidrs, ir jāmin tikai daži piemēri. 1928. gada septembrī tātad runā Jākobs von Ikskils par teorētisko bioloģiju, psihologs Kurts Kopka par mūsdienu psiholoģiju, 27. gadā Morits Geigers par mūsdienu filozofijas galvenajiem virzieniem, ģeologs un polāra pētnieks Alfrēds Vēgeners par kontinentu dreifu, iepriekš arī Nobela prēmijas laureātu Rudolfs Eikens,
vēsturnieks Friedrichs Meineke par Vāciju un pasaules politikas perspektīvām, Jans de Vries par seno ziemeļtautu dzēju, Hermans Onkens par vācu kultūru, Maks Šēlers par filozofiju un garīgās dzīves attīstību, Osvalds Špenglers, literatūras zinātnieks Jozefs Nādlers, vēsturnieks Persijs Ernsts Šrams, filozofi Martins Heidegers, Ludvigs Klāges un daudzi citi. Institūta arhīva dokumentos ir uzaicināto profesoru saraksti. Institūta korespondence ir lielisks sava laika zinātniskās politikas un zinātnisko attiecību dokuments. Institūta sarakstē parādās arī, piemēram, Alberta Einsteina, Karla Jaspers un citu vārdi, kas Rīgā neierodas vai netiek uzaicināti, taču kuru vizītes perspektīvas intensīvi tiek apspriestas institūta sarakstē. Hardera institūts tīklojās ar aptuveni 50 studiju un pētniecības iestādēm Vācijā, Šveicē, Francijā, Zviedrijā, ASV un Itālijā. Lai gan lielākā daļa sarakstes ar zinātniekiem un iestāžu vadību tobrīd notika vācu valodā, tiek izmantota sarakstē arī angļu, franču un latviešu valoda. Institūta arhīvs joprojām liecina par šīs sarakstes intensitāti, kas ir īpašas izpētes vērta, jo parāda ne tikai Hardera institūta darbību, bet arī zināšanu un izglītības modeļu pārneses veidu tobrīd. Hardera institūta Rīgā vēsture nav tikai izglītības iestādes vēsture, tā ir daļa, es varētu teikt, nodaļa Eiropas zinātnes tīklošanās un zinātnes atklājuma vēsturē. Turklāt arhīva materiālos ir redzama dažādu zinātnisko institūciju darbība, piemēram, Karla Ceisa fonda darbība 20. gadsimta 20. un 30. gados. Lai gan redzams, ka diskusijas par uzaicinātajiem viesprofesoriem liecina par Hardera institūta darbinieku orientāciju uz nacionāli konservatīvām aprindām Vācijā, tomēr skaidri jāsaprot, ka institūta darbinieku politiskā orientācija bija neviendabīga. Tā ir daudz neviendabīgākā, kā varētu šķist. Zīmīga epizode bija Osvalda Špenglera vizīte Rīgā 1924. gadā. Saraksts ar rektoru Vilhelmu Klumbergu, nodaļas vadītāju Valdemāru Vulfiusu, Hardera biedrības priekšsēdētāju Paulu von Sokolovski un Paulu Šīmani parāda, cik dažādi viņi reaģējuši Špenglera izteikumiem Rīgā. Špenglers Rīgā ir epizode, kurā piedalījās arī toreizējais Vācijas vēstnieks Adolfs Kesters, un šīs lietas atbalstis sniedzas līdz pat Veimāras republikas valdībai. Tas ir interesants laikmeta moments, ko būtu vērts tuvāk iepazīt, tuvāk palūkoties kā tā laika, gan zinātnes politikas, gan politiskās vides tādu epizodi. Vēl viens gadījums, kas parāda laika konstelāciju, tikai 10 gadus vēlāk pēc Špenglera vizītes ir Ludviga Klāges ierašanās Rīgā. Klāges 1935. gadā lekciju tūrē devās uz Skandināviju un Baltijas valstīm. 29. un 30. novembrī Rīgas Melngalvi namā viņš nolasa lekcijas. Neilgi pēc tam rakstītā un joprojām kritiski neizdotajā ceļojuma ziņojumā Klāges raksta, ka vācu baltiešiem Tartu un Rīgā neklājas viegli savās, kā viņš raksta, vāciskuma pionieru pozīcijās, kas izvirzījušās tik tālu uz Eiropas ziemeļaustrumiem. Tālāk viņš raksta toreizējais Latvijas premjerministrs, tas ir Kārlis Ulmanis, kurš uzslavēja mani personīgās audiences reizē, tomēr neieradās uz vakara pasākumu, kurā piedalījās mūsu sūtnis Ekhards von Šaks. Taču tobrīd šī varbūt Klāgesa piezīme par Ulmaņa neierašanos uz vakara pasākumu varētu šķist tāda ļoti neliela, maza epizode uz laika fona. Un tomēr jāsaka, Klāges tobrīd ir viens no apspriestākajiem domātājiem ne tikai Eiropā, bet arī tieši Latvijā. Ir arī psihologu tā brīža disertācijas par Klāgesu. Ērika Zēla palika visai tālu no šīm diskusijām, jo 20. gadsimta 20. gados daudzus semestrus pavadīja studējot Vācijā, bet 30. gadu vidū bija aizņemta ar savu akadēmisko karjeru tepat Hardera institūtā. Viņas filozofiskais profils arī norāda citā virzienā, un Rīgā nebija viendimensionāli saistīts ar politiskiem vai ideoloģiskiem jautājumiem. Viņas akadēmiskais un dzīves ceļš izgaismo Hardera institūta darbību, laikmetu, vidi un Latvijas intelektuālo vēsturi. Ērika Zēla ir dzimusi Rīgā 1902. gadā rūpnieka Valdemāra Zēla ģimenē.
Savos vēlākajos, vairāk autobiogrāfiskajos, liriski mazāk nozīmīgos dzejoļos viņa savu tēvu raksturo kā multimiljonāru. Viņa uzauga kopā ar brāli Alfredu un māsu Elinoru. No mātes puses viņas senči ir mūziķi, vectēvs bija Sanktpēterburgas operas diriģents, nāca no Prāgas. Pēc tēva nāves Ērikas māte nokļuva tēvoča ģimenē, kurš bija mūzikas augstskolas profesors. Tēva senčos nebija akadēmiski izglītoti cilvēki, taču viņš noteikti vēlējās savus bērnus audzināt akadēmiski. Ērika mācās ģimnāzijā Sanktpēterburgā, taču ģimnāzistes gadus viņa pabeidza Rīgā, iegūstot diplomu klasiskajā ģimnāzijā 1921. gadā. Ērika savu izglītības ceļu raksturo. Viņš, proti tēvs, bruģēja mums visus ceļus, un mēs bijām ļoti priecīgi, ka staigājām pa tiem, bet vienatnē un bez attiecībām, īsti bez attiecībām ar citiem vācu-baltiešiem. Tajā pašā gadā, tas ir 1921. gadā, viņi uzsāk studijas Herdera institūtā, bet gadu vēlāk dodās studēt uz Freiburgu. 20. gadus viņi pavada studējot Freiburgā un Minhenē. Tajos gados viņi apmeklēja fenomenologu Edmunda Husserla, fundamentāla ontologa Martina Heidegera, matemātikas filozofa Oskara Bekera, taču arī Juliusa Ebbinghausa, Aleksandra Fendera, Riharda Henigsvalde, Heinricha Wolflīna un daudz citu tā laika profesoru lekcijas. 1930. gadā viņi pārceļās uz studijām uz Kēnigsbergas universitāti un 31. gadā kārtot arī doktora eksāmenus filozofijā, matemātikā un fizikā. Kēnigsbergā viņi nonāk tuvākās akadēmiskās attiecībās ar Kanta speciālistu Heinzu Heimzoetu, kurš vada arī viņas disertāciju par Džona Loka izziņas teoriju, ko viņa jau bija iecerējusi Freiburgā, bet tā tad aizstāv Kēnigsbergā. Kopš studentas laikiem viņa īpaši izcēja savu tikšanos ar Edmundu Husserlu un interesi, ar kādu viņš pavadījis viņas studijas arī pēc viņas aiziešanas no Freiburgas un tālāk studiju gaitās Kēnigsbergā un citu vietu. 1933. gada rudenī viņa iegūst arī teoloģijas kandidātes grādu un no 34. gada strādā pie Kurta Staffenhāgena Herdera institūtā Rīgā par viņa asistenti. Staffenhāgens daudzos aspektos ir viņas mentors un pasniedzējs institūtā. 34. gada augustā viņš raksta institūta vadībai, ka Zēla ir iesniegusi savu habilitācijas darbu, bet nepieciešami ir šī darba līmenim atbilstoši recenzenti, un šos recenzentus viņš nevar atrast Latvijā, un tie tiek sameklēti ārpus Latvijas. Martins Heidegers un Minhenes viens no universitātes vadošiem profesoriem tolaik Aleksandrs Fenders ir šī darba, kas saucās Vēstures kritiskie pētījumi par sajūtu problēmas rašanos. Recenzenti, varam teikt, ka tas ir viens no augstākajiem punktiem, ko Ērika Zēle sasniedz savas akadēmiskās karjeras gaitā. Tā laika filozofu ķēniņu paspārnē šis darbs tiek izstrādāts, papildināts, un tas ir viens no viņas izcilākajiem veikumiem tā laika filozofijas aktuālajās debatēs. Ceļš uz darbu institūtā beidzas tomēr 1939. gadā līdz ar vācu-baltiešu izceļošanu. Līdz ar šo izceļošanu Ērikas Zēles dzīves ceļš ved uz Vāciju, uz Berlīni. No vēlajiem autobiogrāfiskajiem dzejoļiem mēs neko daudz gan neuzinām par viņas dzīvi kara laikā. Tas, kas tekstuāli raksturo viņas dzīvi pēc Otrā pasaules kara, ir dzeja. Tie ir 7 dzejoļu krājumi. Man kā nespeciālistam ir grūti novērtēt šīs lirikas poētisko līmeni. Šajā virzienā mēs plānojam pirmo literatūras ekspertu konsīliju kopā ar Līnu Lukasu Tartu universitātē, Marisu Zākpaku Tallinas universitātē. No pirmā acu uzmetiena var redzēt, ka šo dzeju caurvīja vairākas tēmas. Pirmā no tām ir atmiņas par Baltiju, un tāpēc tā labi pozicionējama trimdas literatūras pētniecībā. Otrā tēma ir neparastāka,
Īpaši vidusposma dzejā, piemēram, krājumā diversa, skaidri saskatāmas atsauces uz studiju un zinātniskā darba gadiem. To varētu raksturot kā filozofisku dzeju, tās raksturojumi un analogi pašlaik gan vēl būtu jāmeklē. Trešā tēma ir iespaidi par Vāciju, kas robežojas ar tādu eksistenciālu, nevis vienkārši aprakstošu pieredzi. Ceturtā tēma, kas raksturīga pēdējiem krājumiem, ir īpaši krājumam Ardievas, ir bērnības un jaunības atmiņas, bet nevairs krasta lūzuma nozīmē, kā tādas atmiņas par zaudēto dzimteni, bet drīzāk par tādas bērnības atmiņas, kas kļūst par, varētu teikt, tādiem portretiem un tēlojumiem, bērnības tēlojumiem. Tad Erikai Zēlai jau ir 80 gadu. 1982. gadā viņa mirst. Wikipēdijā un Latvijas enciklopēdijā ir maldīgi miršanas gadi. Tur ir rakstīts 1989. Tas nav. Ir svarīgi atzīmēt, ka autores atsauces liecina, ka šie krājumi, dzeļoju krājumi pārstāv tikai daļu no tekstiem, ko viņa rakstījis pēc Otrā pasaules kara. To mēs uzzinām, piemēram, no krājuma Reiz un tagad, ka dzejoļi ņemti no lieliem dzejoļu cikliem. Ja, Alter ego, Varija, Melpomēna, apdraudētā dzīvnieku pasaule un tā tālāk. Ne visus publicētos dzejoļus var attiecināt uz šiem cikliem, tāpēc te ir darba joma pētniecībā gan biogrāfiski, vēsturiski rakstura, gan trimdas literatūras kontekstā un iespējams arī 20. gadsimta lirikas mēģinājumu kontekstā. Širrena biedrības arhīvā ir materiāli, kas palīdzēs šajos aspektos panākt jaunus ieskatus Zēles dzīvē, darbībā un laikmetā. Vācu-baltiešu jumta organizācijas priekšsēdētājs Andrejas Hansens ir apsolījis sniegt visu iespējamā veida palīdzību. Šobrīd pētniecības konstelācija ir labvēlīga. Veronas un Boloņas universitāšu kolēģu nodomi kultūras sakaru izpētē ielūkoties attiecībās starp Baltijas reģionu, Vāciju un Itāliju, tieši arī kultūras sakaru un zinātnes sakaru izpētē Šlēzvigas Holšteinas zemes bibliotēkas Oidīnā, projektu plāni, Kopenhāgenes, Tartu un Tallinas. Kolēģu pētījumi te viss šis kopā ir izveidojis labu starptautisku pētniecisko komandu, kas, protams, nekoncentrētos tikai uz vienu personību, bet ideju vēstures, intelektuālās vēstures, zināšanu un kultūras pārneses izpētes, diskursu analīzes perspektīvās pievērstos vācu-baltiešu intelektuālajiem mantojumam un liktenim. Šis darbs ir sākts arī Latvijas Zinātņu padomes, PLP un projekta ietvaros, un tas ir viens no atzariem plašākai pētnieciskai programmai, ko esmu iecerējis tuvāko gadu darbības plānā kopā ar Latvijas un ārvalstu pētniekiem arī tenūru profesūras ietvaros. Paldies par uzmanību. Paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, tad jautājumu akadēmiķi amatu pretendentam. Vērti paskaties, lūdzu, rociņas, es joprojām to augšējo slaidu tā īsti neredzu. Jā, cītīgi skatos, pagaidām neredzu. Jā. Laikam tomēr nav rociņu. Jā, es, protams, piebilstu tikai, ka ir daudz ar vācu-baltiešu kopienu saistītas personības, kuras būtu vērts Latvijas kontekstos visdažādākajos vēl joprojām pētīt un protams, arī ir viens no, kā lai saka, projektiem un ieceriem šajā virzienā. Jā, katrā ziņā var par to tikai izteikt atzinību, jo es domāju, tiešām tas vācu-baltu mantojums tikai tagad mēs viņu tā pa īstam sākam apjaust, jo visu laiku jau tomēr kaut kā tā politiskā konjunktūra ir bijis pret gan Latvijas Republikas laikā, zināmā mērā, un starpkara periodā, kad viņi jau vēl bija tepat līdzās no sākuma posmā, vai ne? Protams, ka padomu laiks. Tā kā šis ir tas brīdis, un es domāju, tas jau arī ne tikai katrs kaut kas, ko dara, es domāju, tāpat arī vēsturē, kā redzēt, arī vēsturnieki tur diskutē, un daži pat ļoti kaismīgi par tādu koncepciju, ka viss, kas ir bijis mūsu zemē, ir mūsu kopīgā vēsture, vai ne? Kad vienalga, vai tā ir arī literatūras vai filozofijas, vai arī politiskā vēsture, tā kā, jā. Paldies jums, jā, un mēs jau jūs dzirdējām, es arī varu izteikt tikai vislielākā atzinību, kad
profesors Bičevskis ir arī ļoti atsaucīgs vienmēr Zinātņu akadēmijas vajadzībām, tad atbalsta mūs ar rakstiem un ar recenzijām. Tā kā domāju, ka tas arī turpināsies, kad jūs kļūsiet par akadēmiķi. Domāju, ka nešaubos, to es arī no visas sirds jums novēlu. Gan Ospols kundzei, gan jums, gan pārējiem. Labi, ja tiešām vēl nav vairāk jautājumu, tad Redzu, redzi roku. Mana dzīvā roka grib arī izteikt lielu atzinību Bičevska kungam. Man ar viņu ir bijusi vislabākā sadarbība žurnālā un arī visur citur. Es arī ar lielu prieku atbalstīju viņa nodomu kļūt par akadēmijas īsteno locekli, un es domāju, ka viņš to arī ir pelnījis ar savu darbu. Un es arī protams, maz ko saprotu, iespējami maz saprotu filozofijā, bet kas man visvairāk patīk pie Bičevska zinātniskās darbības ir tā daudzpusība. Vienmēr kaut kas jauns un vienmēr viss ļoti rūpīgi, korekti izdarījis līdz galam. Un, protams, arī pārējā sadarbība ārpus tieši no viņa paša zinātniskās darbības un tā rezultātu. Tiešām tās ir recenzijas, tas ir darbs ar jaunajiem. Un es varu atzīmēt, ka tad, kad es sāku strādāt žurnālā, tad mums bija viens gadījums, kad es biju salabojusi filozofu rakstus pa savam prātam, saliekot iekšā tur visu to, ko es nezināju, bet kas viņiem bija dzīvā ikdiena. Un man patīk viņa reakcija. Viņš to tā uzņēma ne ar briesmīgu sašutumu, ne ar lielām pamācībām, bet ar tādu ļoti lielu labestību. Nu, tādam ir jābūt lielam cilvēkam, un akadēmiķi taču ir lieli cilvēki visi, vai ne? Tāpēc es arī vēlu visu to labāko, un man ļoti patīk, ja man dzīvē vēl būtu jāsadarbojās ar Raivi Bičevski, jo tā tiešām bija liela bauda. Un saka jau, ka labs cilvēks neesot profesija, bet, tomēr arī tādas īpašības ir svarīgas. Varbūt dažkārt tas ir pat svarīgāk nekā kādas citas kaut kāda augstprātība vai kas tam līdzīgs. Es ļoti, ļoti atbalstu un atbalstīšu arī ar savu balsojumu Raivi Bičevska kļūšanu par akadēmijas īsteno locekli. Paldies! Un veiksmi vēlot! Paldies, Raivi, man ļoti Piedodiet. Jā, liels paldies, Karnītes kundzei. Jā, es jau ceru, kā vēl mēs sadarbosimies noteikti. Un arī, protams, Zinātņu akadēmijas vēstīs, labprāt publicēšos arī uz priekšu. Jā. No savas puses var pateikt, ka droši vien jau mēs uz mērā neliksim, vai ne, jo cilvēki ir atsaucīgi, to parasti tad izmanto. Raida Karnīte, piedodiet, laika nav, bet es tomēr nenoturēšos, padalīšos, vai ne, tātad jūs tādu korekto reakciju uz cilvēku, kurš nav filozofs un kurš kaut ko ir izteicies par filozofiju. Es atceros savus studiju gadus tālajos 70. gados vēsturniekos. Mēs bijām vēsturnieki un no filozofijas maz ko sapratām. Tad filozofijas vēsturi, ja nemaldos, bija kaut mēs tur mācāmies. Tad bija tā, ka mūsu to laiku vārdā uzvārdos nesaukšu, pieņēma divi. Tā brīdī divi pasniedzēji vienlaicīgi. Viņi tur bija, mēs arī nebijām viens, un tā vairāk, tad saruna vairāk, tas eksāmens bija. Un tad mēs tur atbildējām, viņi nopietnām sejām klausījās, bet tik pa brīdim izgāja laukā, un tajā laikā jau universitātē bija pieņemts tā, ka mācību spēki iziet arī uzsmēķēt, vai ne? Bet īstenībā viņi negāja smēķēt, gāja sniepties, vai ne? Viņi izsmējās, tad atkal nopietnām sejām nāca atpakaļ un klausījās tālāk mūsu gudros ziņojumus, vai ne? Tā kā tas ir ļoti saprotam, Raid, ka nav tik viegli, vai ne? Tā kā visi saprat, bet tiešām. Domāju, ka Bičevska kungs jau raksta arī tā, ka arī mēs spējam saprast, domāju, ļoti arī apsveicam. Jā, paldies. Tagad šo lielo sadaļu, kur bija 3 ziņojumi, mēs varētu slēgt, vai nav tiešām nevienas rokas vairāk, jā, cik ir ēti. Nē, vairs neredzu. Jā, labi, paldies, tad mēs slēdzam šo sadaļu.
tad vēl lūdzu nepazūd, ja tad mēs pārējām pie 4. jautājuma. Tātad tas ir Zinātņu akadēmijas komunitāro sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja vēlēšanas. Tad lūdzu vārds mūsu zinātniskai sekretārei Verai Haflovai. Jā, tad varu teikt, ka šobrīd iepriekšējās vēlēšanās jau esmu saņēmusi 51 balsi. Neteikšu varbūt rezultātu, lai nebūtu kāda aģitācija varbūt no manas puses. Un tad šobrīd arī lūkšu Elmāru Langas kungu pieslēgt mums tātad biļetenu, nobalsot tos, kuri nav iesūtījuši man savus balsojumu biļetenus, jo tie jau man ir apkopoti visi rezultāti. Es arī ceru, ka visi ir saņēmuši no manas ziņu, kad ir saņemta. Ja kāds no klātesošiem šobrīd ir iesūtījis biļeteni, bet nav šo ziņu saņēmis, noteikti sakiet man, tad es pārbaudīšu, vai jūs esat reģistrēti. Bet centos nevienu nepalaist garām, tiešām visiem atbildēt un arī visus reģistrēt. Nu, un tad tie, kuri nav iesūtījuši, tad lūdzu nobalsot, slēptā balsošana, kā jau mūsu nolikums paredz. Šobrīd jau mums ir kvorums, jau arī ar iepriekšējām balsīm, tā kā var teikt, ka ar vienu kārtu šoreiz iztiksim. Lūdzu tad. Nobalsot. Elmār, ko darīt? Es tā saprotu, ka man arī, bet ja es nenobalsošu, tad tas nekas. Nekas neies skaitā iekšā. Ļoti labi. Pašlaik nobalsojuši 6. Var sakot, jāķek sev vajadzīgā atbildi ir un jāapstiprina. Es pieļauju, ka tie arī varētu būt tie, kas nav iesūtījuši, jo tiešām visi ļoti cītīgi sūtīja un teica, ka uztraucās par to, vai varēs pieslēgties, un ja gadījumā nevarēs, lai jau būtu tā balss, līdz ar to es domāju, ka tā arī varētu būt. Sakiet, lūdzu, ja kāds tiešām vēl nav paspējis. Tad varam beigt balsošanu. Tā, es tūlīt pārbaudīšu, vai kāds nav kaut ko ierakstījis vai pacēlis rociņu. Jā, es domāju, varam beigt, nav neviena. Jā, un šeit tagad ir redzams rezultāts. Jā, nu šis ir tas rezultāts, kas ir gan tagad uz ekrāna. Šis rezultāts ir arī manā apkopotajā tabulā. 100% atbalsts ir manam priekšniekam, ar to arī, ja drīkst, apsveicu. Un jā, nu tad priekšsēdētājs uz nākamajiem 4 gadiem ir ievēlēts. Ko lūdzu? Jādrukā nebūs. Šķiet, ka balsojums ir jāapstiprina. Klātesošiem, man liekas, ir jāapstiprina balsojums. Vismaz klātesošiem, vai nav tā? Tu domā pašu protokolu? Jā, nu jā. Vismaz klātesošiem. Mēs varam, tad lūdzu nobalsojiet klātesošie vai apstiprinam šo balsojumu. To var darīt atklāti, cik saprotu, jā. Kristiāna Ābele ir pacēlus rociņu, Ilzauziņa. Cik es redzu, tad tie, kas ir pieslēgušies ekrānā, tie ir pacēluši rociņu, kas nav, varbūt tad, jā, visi, paldies. Rociņas viss redzēja, iebildums nekāds čatā nelasu, tad es domāju, ka, jā, viss rokas ir augšā. Nu labi, tad iedod lūdzu man vārdu arī. Lūdzu. Jā, paldies, kolēģi, tiešām par uzticību. Saprotu, tas jau ir tāds pārejas periods, tie 4 gadi parasti arī, tad, ja nav tāda liela sarežģījuma, tad arī paliek jau tie iepriekšējie, un es arī neatsaucu savu kandidatūru, piekrītu palikt šos 4 gadus. Esmu bijis priecīgs strādāt ar jums par šo iespēju, es tiešām izbaudīju šos 4 gadus. Protams, kad var strādāt labāk, un to es visu saprotu. Domāsim, kā mēs to varam izdarīt. Akadēmijai priekšā ir grūts periods, tagad nedaudz arī, droši vien es aicināšu arī tālāk tad izteikt arī vēl pieteikšu dažus balsojumus, kas mums būs vajadzīgi un ko vēl jums izstāstīs. Bet, pārējot tā kā pie aicinājumu mums būtu, tad arī es aicināšu jūs tad izteikt atbalstu patreizējam prezidentam, viņš arī, acīm redzot, kandidē tātad uz nākošo termiņu.
Un pie reizes tad arī stāstot par tām problēmām, kāpēc būtu tas atbalsts vajadzīgs, tas arī tikpat labi arī attiecās arī uz mani, uz nodaļu kopumā, vispār uz Zinātņu akadēmiju. Šis tiešām ir tāds brīdis, kad akadēmijai ir diezgan grūti laiki, jūs zināt, par nelabvēlīgo apgabala tiesas lēmumu, tad strīdā ar Milleru. Šajā konfliktā ar Milleru mēs strīdām, tad pagaidām tiesa ir lēmusi viņam par labu, tad, protams, kad akadēmijai tādas naudas nav. Šis konflikts ir radies jau iepriekšējā periodā, tad patreizējais prezidents, arī arī teikt, ka nenes atbildību par to, bet vienalga, tad nemeklēsim, kurš tur vainīgs, protams, kad situācija ir izveidojusies. Un nav patīkami, vai ne, tā kā akadēmijas liktenis varbūt nav arī tik drošs. Es domāju, ka akadēmija tādā vai citā veidolā neapšaubām pastāvēs, nebūs jau tā, ka Zinātņu akadēmija likvidēs. Jautājums par to, vai būs vai nebūs finansējums, jā. Jautājums par to, vai būsim vai nebūsim šajās telpās, varbūt, ka būs no viņām jāpāriet, bet kaut kāds risinājums tajos 4 gados būs, vai ne? Tad nākošie 4 gadi, tad gan esošam prezidentam, ja viņš tiks pārvēlēts, gan arī man, protams, beidzās ievēlēšanas termins, domāju, ka tad arī daudz kas varētu mainīties, bet šie 4 gadi mums ir galvenais noturēt, pastāvēt, saglabāt akadēmiju un noturēties, vai ne, šī sarežģītajā situācijā. Zinu, kad akadēmiķi Maiju Kūlu, tā kā kādā no sarakstiem arī aicināja, nedaudz pastāstīja, ko jūs plānojat darīt, un, kā es saku, tas arī attiecās uz mani, zināmā mērā, jo, protams, esmu arī prezidija loceklis un senātā. Jā, tā tad šī neveiksme varbūt tā, kas bija tiesā, kad es arī, jāsaka, atbalstīju šo risinājumu, bija klāt to lēmumu, kad pieņēma, tad pirms tiesas sēdes bija doma, ka visu laiku akadēmija pati ir sevi aizstāvējusi, tad nav bijis mūsu pārstāvis jurists šajā tiesā, un bija doma, varbūt, ka mums vajag pieaicināt profesionālu juristu, profesionālu advokātu. Tas arī tika pieaicināts, tātad, viņš, zina, ka juristi tā dara, dažkārt advokāti izvēlās tādu taktiku, kad neierodās tiesas sēdē, lai paildzinātu sagatavošanās laiku, liek sēdi. Zinām, process, kas velkās gadiem, gadu desmitiem, protams, arī šis process ir ilgs. Viņš it kā bija brīdinājis tātad šo tiesu, vai ne, bet neieradās, vai ne, bet tiesa šo brīdinājumu vai nebija saņēmusi laikā, vai neņēma vērā. Rezultātā akadēmija nebija pārstāvēta, vai ne? Tad mēs zaudējām šo procesu. Vai tā situācija ir bezcerīga? Protams, ka mēs ceram vēl uz augstākās tiesas lēmumu. Tātad, un ja jūs skatieties mājaslapā, kas ir rakstīts, tad tur arī mēs varam atrast informāciju, tur ievienot par šo tiesas sēdi procesu. Ziniet, kad tad viena no argumentiem, kas ir akadēmijas pusē, tad, ka Millers ir nesamērīgi sadārdzinājis šo savu ieguldījumu koncertu zāles renovēšanā, aprīkošanā, un es arī izrakstīju tos skaitļus, tātad tā prasītā summa no akadēmijas ir bijis, tātad ir bijis 456 803 eiro. Tātad notiekošā izsolē, tika izsoli, tātad šīs ieguldītā kostamā manta tika novērtēta par šādu summu, pār par 456 000. Notiekošā izsolē, tātad, kas parādīja patieso tirgus vērtību, tātad tika novērtēta uz 11 892 eiro. Reālā pārdošanas cena bija 17 952 eiro. Tā kā šis parāda patieso tirgus cenu, kas ir vairāk kā 20 reizes, apmēram 20 reizes, tad Millers viņu ir palielinājis, kas, protams, ir nesamērīgi. Domāju, ka tādi ir argumenti, ar kuriem var iet arī uz augstāko tiesu. Neesmu jurists, vai ne, bet pieņem, ka mums ir vēl pamats cerēt arī uz kaut kādu pozitīvu iznākumu.
Un tieši tāpēc arī par tiesas sēdi nedaudz, ja tātad šo grūto situāciju, kā es redzēju, esošais akadēmijas prezidents arī nav izveicis tādu īpašu aģitācijas kampaņu, ja tātad nav arī neviens cits pieteicies, jo es domāju, ka šī brīdī būt par akadēmijas prezidentu, nu tā nav nekāda medus maize, vai ne? Un vēl jau vairāk, nu, ja rezultāts tiešām ir negatīvs, vai ne, tad aiziet vēsturē kā pēdējā akadēmijas prezidentam arī man šķiet neviens nevēlās. Bet tomēr, nu, Ivars Kalviņš pēc ilgstošām, pēc zināmām pārdomām, ja tad ir, nu, saprot, kad ir principā piekrits, vismaz nav pateicis nē. Un tāpēc domāju, ka būtu svarīgi, ka nodaļas izsaka atbalstus patreizējiem prezidentam, lai viņi varbūt arī stiprinātu šī nebūtu ne vieglajā solī, jo, protams, ir viegli aiziet. Nav jau arī šeit samats tik ļoti varbūt iekārojams, un vēl jau vairāk 4 gadi es šeit jau bijis, vai ne, tad var arī aiziet. Un, protams, ka tas ir jādara katram atbilstoši sirdsapziņai. Es domāju, ka daudz arī ir arī tādi, kur noteikti nav apmierināti ar to, kas ir noticis, kā tas ir bijis. Tāpēc vēl es saprotu, ka tu izsūtīsi arī biļetēnu, vai ne, un tad aicinās izteikt arī savus domas balsojot. Tāpat kā arī vēl izsūtīs biļetēnus, tātad arī par senātu locekļiem, ja, tātad balsojumu, arī, protams, par mūsu kandidātiem, ja, tātad šis balsojums. Es vēl gribētu teikt par kandidātiem, ja tā kā, es atgādinu vēlreiz, tātad īpaši korespondētāju locekļi. Vecāki akadēmijas biedri lieliski zina, vai ne? Tas, kā jūs nobalsosiet, kā nodaļa nobalsos, tas balsojums tomēr ir ļoti izšķirīgs. Ļoti izšķirīgs, jo citas nodaļas vadās lielā mērā pēc šī balsojuma. Tā kā ļoti lūdzu, esiet aktīvi, atbalstiet, jo visi cilvēki ir cienījami, vai ne? Bet kāds 4 no šiem cienījumiem cilvēkiem netiks ievēroti. Un, diemžēl, tāda ir šī realitāte. Tāpēc esiet aktīvi un balsojiet. Ja? Vēl noteikti pastāst sīkāk varbūt, un pēc tam es vēl nedaudz paņemšu vārdu par dažām citām aktualitātēm. Jā, es zinu, ka ir vēl aktualitātes, līdz ar to es tā diezgan ātri, jo mēs tiekamies vēl rītdien, un tātad pēc rītdienas sēdes tad arī es nosūtīšu šo balsošanas biļetenu, kas būs diezgan garš, jo mums jānobalso gan par kandidātiem, gan par senātu locekļiem, gan atbalsts jāizsaka prezidentam. Un es jūs lūkšu arī ļoti operatīvi izdarīt savu izvēli un atsūtīt man jau burtiski līdz pirmdienas 12:00 šos biļetenus, jo man senāta zinātniskajai sekretārei ir jānodod jau pēcpusdienā visi mūsu rezultāti, lai tālāk jau komisija var strādāt un turpmākais process var noritēt. Jā, tos, kuri nav bijuši iepriekšējās sēdēs, nav dzirdējuši mūsu korespondētā locekļa kandidātu, īsno locekļa kandidātu ziņojums. Aicinu tiešām noskatīties, visi ieraksti ir pieejami mūsu mājaslapā, un arī šīs būs pieejams, un arī rītdienas ierakstu lūkšu Langas kungam pēc iespējas operatīvāk ievietot, lai tiešām pirms savas izvēles izdarīšanas visiem būtu iespēja iepazīties ar šiem kandidātiem un viņu ziņojumiem. Tas tā kā īsumā laikam arī būtu viss. Tiekamies rīt, ar kuriem varam, ar kuriem nē, lūdzu skaties ierakstus, un tad jau gaidīšu no jums jūsu balsojumu. Paldies! Paldies, Vēr, bet es vēl tā kā paturpināšu par aktualitātēm. Jā, varbūt kāds no kolēģiem, ko grib man jautāt vai izteikties, vai tam diezgan lēm pāri. Ne, katrā ziņā, paldies, es tiešām esmu aizkustināts, un tad dažiem arī te sarunāt. Tāds, domāju, pats zināms pārsteigums bija, kāda no kolēģiem tur izteicās, ka es esmu raksturojams kā mierīgs. Domāju, es jau esmu diezgan nervos pēc dabas cilvēks, reizēm varbūt impulsīvs, bet, ja tā ir šķīts, tad paldies katrā ziņā par to. Labi. Es atļaušos pāriet pie nākošajām aktualitātēm, jau laiks rit strauji uz priekšu. Kas arī faktiski ir mūsu nodaļas darbs, un kas noteikti arī man būtu jādara. Tad, kā ziniet, ir šīs lielās kaislības pieminekļu kari, kas ir sākušies. Šeit ir dažādi viedokļi, un es esmu būtībā arī nonācis, zināmā mērā, epicentrā šo notikumu.
jo tad, kad Spārīša kungs atteicās būt mūsu pārstāvs Rīgas domas pieminekļu padomē, tad es piekritu tur būt, un es esmu šajā padomē. Mani balsojumi nevienmēr ir saskanējuši ar to, kas notiek pēc tam, vai ne? Tātad ar šo rīcību ir pat tāda doma, ka mēs tur daži plānojam rīkot tādu zinām demaršu, jo būtībā, ja jau neieklausās to, ko šī padome lemj, bet rīkojas tā, kā politiķi to grib, tad piedodiet arī mans laiks, un pieņem arī pārējā padomes locekļi. Laiks ir pietiekoši dārgs, vai ne? Kāpēc mums tad viņu tērēt? Mēs tajā laikā varam izdarīt kaut ko derīgāku, vienkārši aiziet projām. Bet tas, kā redzēs, kā tas risināsies, ir vēl tas risinājums, kas iet uz priekšu, kas varbūt liek man nedaudz arī vēl šaubīt, pārdomāt, vai ne? Par to es atgriezīšos, bet tagad jūs ziniet, ka vakar mūs ļoti cienījamā Alma Medžiņa izsūtīja vēstuli, kur autors ir Māris Ruks, vai ne, un kur daudz tādu cilvēku izsakās, vai ne, par būt piesardzīgiem, tad būtībā protestē par šo stihisko pieminekļu noārdīšanu, tur gan vairāk ir runa tieši par Andreju Upīšu pieminekļu. Es aicinātu būt piesardzīgiem, jo man Māra Ruka, un arī Maija Kūla ļoti kritisks vārdus veltīja šajā sarakstā. Es domāju, ka šajā brīdī ir tā, ka cilvēki mēģina izsist politisko kapitālu, gan vienu viedokļu piekritēji, gan otru viedokļu piekritēji. Ka viņus varbūt netik daudz interesē tas, kas notiek ar šiem pieminekļiem, cik varbūt atgriezties, citam tikt ievēlētam, citam varbūt atgriezties kaut kur apritē, no kuras viņš kaut kādā veidā ir savas iepriekšējas darbības dēļ izstumts. Un tāpēc domāju, ka būtu īstais laiks arī mums tātad uzrakstīt, kā mēs to parasti darām, tātad savu viedokli paust. Es noteikti to uzrakstīšu, centīšos brīvdienās rakstīt īsi, ne tik garus tekstus, kā tur Ruka kungs uzrakstījis, bet paust tās domas, aizsūtīt jums uzlabošanai, apspriešanai, apstrīdēšanai, un pēc tam ceru to saņemt atpakaļ, un tad mēs viņu varam publicēt jau kā Zinātņu akadēmijas humanitāro sociālo zinātņu nodaļas viedokli. Tur ir otrs jautājums arī, kas saistīts ne tikai ar pieminekļiem, bet arī jautājums par pieminekļu inspekcijas, tātad Valsts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes priekšsēdētāji. Ja esmu saņēmis arī aicinājumu tātad atbalstīt Dambi kungu palikšanu šajā amatā. Nezinu, tur tā situācija gan ir stipri mainīga. Es šajā brīdī varbūt šo teikumu atturēšos, varbūt rakstīt, es gribētu saklausīt jūsu domas pa priekšu, pirms iestāties šajā jautājumā, jo ja tur tiešām ir kaut kāds spiediens no kapitāla puses, tiešām iejaukšanās vecrīgas tēlā, deformēšana, tad, protams, atbalstam Dambi kungu palikšanu amatā, ja tas tā nav, ja tiešām tas ir tā pieņēmums, ka tas tā ir un ir argumenti pret, tad, lai lietas iet savu gaitu, bet katrā ziņā par pieminekļiem es domāju, ka Zinātņu akadēmijas humanitāro sociālo zinātņu nodaļā ir jāpauž savs viedoklis. Attiecībā par Dambi kungu es noteikti gaidītu no arhitektiem, kas ir tur dziļāk šajos procesos iekšā, viņu skaidrojumi jau, manā rīcībā nav visas tās informācijas, es varu tikai redzēt to, kas notiek televīzijā, kādas ir šīs diskusijas, bet noteikti, ka mēs esam, domāju, ka mums ir jārēģē kaut kādā veidā. Es noteikti tā pamattēzes, ko es gribētu ielikt šiem pieminekļiem, tad es domāju, ka pamattēzes, pamatideja, nevajag runāt tik daudz varbūt par konkrētiem objektiem, bet par to ir jālemj profesionāļiem. Ir jālemj vēsturniekiem, mākslas vēsturniekiem, arhitektiem, arī vēsturniekiem, un politiķiem vajadzētu ieklausīties viņu argumentos. Ja vajag, lai pārveido šo pieminekļu padomu, lai pastiprinātu,
pārvēl, pastiprina viņu, paplašina, vienalga ko, bet, nu, šī brīdī es domāju, ka tas paliek tikai politiķu rokās, vai ne? Es domāju, ka tas ir, nu, ļoti nepareizs jautājums, un ļoti nepareizi, vai ne? Un kaut kur arī es domāju, pat, nu, bīstam nākamībai, vai ne? Tā kā skatoties no tāda viedokļa. Tā kā es domāju, nu, šobrīd es ceru, ka jūs atbalstiet mani, nu, domu, uzrakstīt šo vēstules tekstu, būtu priecīgs, ja kāds arī palīdzētu, varbūt apkārt uz to izdarīt. Manā vietā, ja viņš jūt sevi iedvesmu, vai ne, tā kā es varbūt neesmu arī tas labākais rakstītājs, bet katrā ziņā, domāju, šādu vēstuli mēs varam gatavot, un tiešām domāju, ka varbūt es uzmetīšu tās pamatēzes un aizsūtīšu jums apspriešanai. Un, nu jā, tas būtu tā doma, ko es gribēju šodien ar jums pārunāt, vai ne? Nu jā, vēl viena tāda papildus informācija, ka es tomēr tā kā, nu, vēl neesmu šo demaršu izdarījis, tātad atteicies darboties šajā padomē, kaut kas tomēr arī notiek, jo vakar saņēmu telefonu zvanu, nu, no Rīgas domas, tur, nu, ne no deputātiem, bet tur arī no šīs padomas locekļiem, kas tur saistīti, vai ne? Tā kā, nu, tiek meklēti, nu, zinām, nauda pētniecībai. Tas runa ir par Lucavas salu, ja, tātad, kur ir šis piemineklis, nu, kritušajiem Krievu karavīriem Ziemeļu kara laikā, jo tur, nu, šo pieminekli dedemontēja, tāpēc, ka iespējams, ka tur ir abadījumi. Tur ir vajadzīgi, tad, nu, tiek meklēt arī kaut kādu līdzekļu pētniecībai. Tad viens ir gan kamerālie darbi, gan arhīvu darbs, gan arī pēc tam, nu, šīs teritorijas zondāžu izrakumi, ja, tātad, kas acīm redzot notiks, nu, jau nākošajā sezonā pavasarī, vai ne, bet vismaz tur ir tāda pauze ieturēta un kaut kas tiek iedots pētniecībai. Nu, es arī piekrītu, ja tā tas notiek, tad es apņemos arī būt viens no tiem, kas tur iesaistīsies šajā pētniecībā. Mēs tur tā kā divatā šobrīd plānojam to darīt. Bet, nu, tas katrā ziņā būtu tāds pirmais solis, nu, manuprāt, pareizā virzienā, ja tad vispirms veikt kaut kādu izpēti, vienalga kamerālo, gan arī tātad uz vietas, arheoloģisko zondāžu, un tikai tad ķerties pie šī pieminekļa demontāžas. Nu, tālāk. Labi, paldies, kolēģi, tad gaidu kaut kādu jūsu arī reakciju uz mans sacīto. Lūdzu. Jā, es varbūt varu piebilst īsi par kultūras mantojuma pārvaldes jautājumu. Tiešām varbūt pašlaik ir jānogaida un jābūt gataviem reaģēt, ja tas būs nepieciešams, lai mēs varbūt nekultu ūdeni vairāk nekā vajadzīgs. Es varu vienīgi piebilst, ka viena no manām kolēģiem Mākslas vēstures institūtā savā pamatdarbā ir arī tuva kolēģe Dambikungam, arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne, kas tagad ir aicināta uzņemties pagaidu vadītāju pienākumus, un es saprotu, ka tas notiek ar Dambikunga ziņu, un viņa arī kandidēs šajā konkursā. Kādi vēl tur spēki iesaistīsies, bet katrā ziņā pašlaik pārvaldes pagaidu vadība paliek tādās rokās, kurām Dambikungs uzticas un kas apzinās visus šos riskus, kas ir, un kā lietas tālāk virzīsies, nu, redzēsim. Nu jā. Nav jau arī tā gluži, ka es būtu vienmēr bijis arī ļoti apmierināts ar padomas darbu, jā, līdz šim. Domāju, tas, kas ir bijis arhitektūrā, tas droši vien, kad ir labi, vai ne, un vecerīga saglabāšana, bet, nu, tas, kas uz arheoloģiju, nu, es vēl joprojām nevaru tā īsti saprast, kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai kaut ko pagrozītu likumos, lai apturētu, nu, šo pieminekļu izlaupīšanu, vai ne, nu,
izrādās, ka varēja, vai ne, pagrozot likumus attiecīgi, bet tas aizņēma daudzus gadus, un domāju, ka Latvijas arheoloģija ir tā cietusi, kā viņa neciet nevienā no pasaules kariem. Jā.